katrs reiz sapņoja kļūt par rokkzvaigznēm, bet tagad viņi ir parasti pusmūža vīrieši ar savu viedokli par mūziku un sarunājas virtuvē pie mātes. Tu jauns neko neradi, nevienam tu neesi vajadzīgs, rādio ir fantastisks un brīnišķīgs bez tevis, un vēl tev jāmaksā ansarāla liekēdim nauda pastāstot. Kas tas tāds ir? Ģitāra tu tur nepareizi un ritms tev ir pilnīgā pakaļā. Tad es saku, man palīdz daudz vieglāk zakt. Es vispār vairs nekautrējos. Bet kas? Kāpēc tev patīk Guns N' Roses? Rihards ir palicis labāks par viņiem. Viņš dzird tās lietas. Tam tā jābūt. Es teiktu, nekad neesmu skāries klāt 11. Es spīdētu ģitāras nespēlēju. Sarunas mātes virtuvē. Tā, dāmas un kungi, ieraksts atkal var sākties. Es gan neskaidu, kuro reizi. Tāpat nepietiek prātiņš. Nepietiek. Nē, tagad sākās, ja mēs varam jau runāt. Es čekoju vēl tur. Ievads. Līmeni katram, kāds ir līmenis. Sagriež, noteikti tāpat Tas ir cits līmenis. Ar kādu kāju viņš ir līmenī, kurā nav. Kaut kāds suņi virsū nāk. Man nav naudas, tev neko nevar iedot. Kam tas suns ir? Kurš ir tik bagāts, kur sunu uzturēt? Tas bija pie Džilinģa labi, ka viņš teica, ka jāpēta būt tie suņi, viņi vienkārši evolucionējuši tik tālu, ka viņi panākuši, ka cilvēki aiz viņiem vāc sūdzes. Jā, tā ir taisnība. Tas ir vienkārši, tas ir kaut kāds unikums. Ja mēs tik zema lieta barības ķēdē kā suns, un tu staigā viņam pakaļ, un viņi savāc. Savāc visu. Jā. Bet tu zini, ka tu tagad pasties vienkārši, es pa suņiem ar domāju, ne pa sūdiem, lai viņi vāc uz sūdzes, ja? Bet es vienkārši domāju, tu padomā tagad tā, viņš reāli dzīvo, viņam nav jāstrādā. Jā. Viņš ēd labāk nekā tu. No, daudz labāk. Daudz labāk. Viņš nedomā par tādām problēmām. Viņam vispār nav stresa dzīvē. Viņam ir tagad normāli, tā, ka tu dzīvo pie normāla cilvēkiem, nevis pie tādiem parastiem zemniekiem kā jūs, bet pie normāla cilvēkiem. Viņam ir cilvēks, kas nāk izved viņu ārā, speciāls kalpotājs. Es nezinu. Vairākas reizes dienā. Viņš var izskrieties, viņš var maukt, kur grib, kāds visu savācēs viņu, viņš dabū ēst, ko viņš grib. Viņam nav nekādu stresa, nekādu. Viss viņam ir. Tā jums būs mācība piedzimt pat cilvēku. Mēs varējām tu kaut kā ietekmēt tam? Es nezinu. Mūsdienās jau tu vari. Bet kaķis tomēr ir next levels. Kaķis ir next levels. Bet mēs suns, kam nav pat raksturu, pat aiz viņa visu vāc. Kaķis viņam vispār kaut kāds garnels, parasti cilvēki baro iekšā kaut kāds. Kaķiem tur vienkārši. 20 eiro kilogramā reāli. Un kaķītim vislabāko. Protams, pats ēd kaut kāds mēsls, tu grauž kopā sūdiet. Pusdienas šodien nebūs, jo viens neizmaksās. Starp citu, mums ir tāds reāli, šeit ir tāda paraža, kad viesis nāk uz studiju, viņš nāk ciemu kukuļiem. Vai? Tu nepaņēmi? Nekas. Priekš suņi ir. Priekš suņi ir, ne. Mums parasti ir tā runa tāda, ka ja tu nepaņem, tu vienkārši saka šo skaidrā naudā pēc tam. Atkal par naudu vajadzēs visu. Kāds savādāk. Nē, mēs jau runājam par, mēs ar to sākam, tāpēc mums tagad būs diezgan skarbi, ja tas ir mūsu pirmais, mēs sākam ar tabu tēmām, un tad mēs virzamies lēnām pa riņķi uz apkārt. Nē, katrs cilvēks atbild, kā viņš grib uz jautājumu. Nē, tā nevar. Tu nevar uzdot par jautājumus, viņam ir saruna. Bet saruna sastāv no jautājumiem. Nē. Saruna sastāv no postulāta. Jā, tieši tā. Tu nekad neprasi, labi pieklājums, pēc tu viņam paprasi, kā tev iet, bet tu negaidi atbildi. Tagad cilvēks tas ir small talks. Tad viņš neklausās. Vispār. Tas nav. Tas tā how do you do? Tu jau neatbildi. Ne, tas tikai angļu. Mēs jau atbildam latviešiem. Tāpēc latvieši neprasa viens otram, jo viņi zina, ka atbildēs sās kaut ko. Tāpēc ir jāiemācās no angļiem, ka nav jāatbild uz tādu jautājumu. Kā tev veicas, kā tev labi iet? Labākajā gadījumā tu atbildi labi. Vai arī vislabāk kā pašam. Un tad jūs vienkārši sākat runāt. Labi, dārgie klausītāji. Esiet sveicināti, mūsu fani un atbalstītāji. Ir iestājies astronomiskais pavasaris. Mums vēl nav OnlyFans konts, bet mēs joprojām esam mūsu virtuvē. Jautrā kompānijā ir mūsu kā parasti herr doktori. Andris, kuru mēs apsolījām vairs neapvainot nekad. Kādas pirmās 12 minūtes. Un šodien mums ir viesis atkal Rihards Lībietis. Labdien! Un kā parasti mēs sākam ar jautājumu. Kurā gadā? Nē, bez jautājuma, bet ar jautājumu. Pastāst, Rihard, kā tu nonāci mūzikā? 3 minūtes tev. Tā lai būtu kaut kāds ieskrējiens, kā tu nonāci. Taimers? Ir taimers. Kur aizskaities, Andrim taimers aizskaities. Īstenībā tas stāsts bija diezgan vienkāršs, jo man palika 16 gadi. Es nostājos YouTube'ā vidiku, kur
Tas bija ieraksts no Guns N' Roses koncerta Tokijā 92. gadā. Slash un otras grupas ģitārists Gilbijs Klārks. Mēs paredzam, atkal būs seksīgie ģitāristi. Jo mums jau iepašās, jo šitas Matīs teica, ka viņi arī seksīgie ģitāristi, ka viņš ieraudz, viņš saprat, ka tas ir tas, kas viņa dzīves ceļš. Nu, tā arī īstenībā bija, jā. Bet es mazāk skatījos uz viņu krūtīm, bet vairāk uz to, ko viņi darīja ar ģitārām. Un kaut kā viss tas, ko viņi spēlēja, man baigi noklišķēja, norizināja, un sapratu, ka šis ir riktīgi stilīgi un arī gribētos to darīt. Un pavaicās, ka Bračka bija mēģinājis kaut kad iemācīties spēlēt ģitāru, un līdz ar to skapja augšā mētājās noputējusi neilona giču, un tad es viņu tur paņēmu un kaut ko sāku nibināties. Nu tā, nezinu, palēnām kaut ko pašmācības ceļā, cik es varēju saprast. Tuč. Cik tev bija gadu? Es tieši 16 gadu, jā. Baigi vēl. Tagad ne jau 92. Es neesmu no 19. gadsimta, ne. Nē, tas bija 2007. gads, jā. 2007. gads. Bet vispār tas diezgan pavēl 17 gados, ne? Tas tā... Nu, laikam jau, es nezinu, jā. Nu, pirms tam bija visāds citādāks vēlams. Instrumentu citu spēlē? Tas ir pirmais instruments? Nē, tas ir mans pirmais instruments, jā. Kaut gan jāatzīst, ka pirms tam bija viena epizode, kad es gāju kaut kādā 5. klasē, un čoms bija dabūjis kaut kur ģitāru. Mans bērnības čoms Rūdis, un... Mēs ierakstījām albumu 2 stundu laikā kasešniekā. Ļoti interesēti, vai vispār tā kasete saglabājusies, jo es pieļauju, ka tā bija absolūta atonālā toksikoze. Un mēs īstās rokenrola tradīcijās pēc albuma ierakstīšanas šo ģitāru ārā sašķēdījām un sadedzinājām. Tas tā. Un vienam no jums karjera beidzās. Ģitāros nebija. Kaut gan īstenībā mans čoms, viņš ir bundzinieks. Un toreiz viņš mācījās bungas, tagad viņš gan ir aizgājis pa citu līniju, bet bungas tāpat savam priekam joprojām spēlē. Tā kaut kā. Nav reāli. Jā. Nu jā, es nezinu vēl sīkāk. Nē, sīkāk nestāstams. Pastāst vēl par tiem, Guns N' Roses, kas tev vēl bija, varbūt kaut kādas pirmās tās influences, latviski sakot, lielākās? Jā, pirmais bija Guns N' Roses, un tad no tā kaut kā ceļa aizved, protams, pie cilvēkiem, no kuriem viņi iedvesmojās. Un tas bija Led Zeppelin, AC/DC, Rolling Stones, Aerosmith un tādas grupas. Nazaret. Jā. Nazaret ir mums tie grupa, ko mēs pieminam katrā podkastā. Okay, jā, bet es par viņiem īstenībā uzzināju salīdzinoši vēlāk. Tas jau bija tad, kad es sāku iepazīties ar jums, Džeki, īstenībā. Bet, jā, un tad pēc tam no Jimmy Page un Keita Richards aizgāja vēl senāk uz blūzu. Un tad es uzzināju tādu Robertu Johnsonu, Soundhouse, un kaut kā tas viss ceļš aizved uz to pusi. Nu jā, un tad vēl vēlāk arī par tādu Andri Jeziku uzzināju, un tas arī... Viņš arī tam influence. Slavenais blūzmenis, latviešu. Viņš un Vanadziņš divas tādas supersvagas. Leģendas. Nu, nezinu, vai varētu likt Vanadziņu uz vienu, jā, tā kā Rāni. Labi, Vanadziņš ir augstāk, skaidrs, bet... Tā tomēr pieredze tur ir. Pieredze pamatīgi. Protams. Tieši tā. Spēlē vēl? Esmu pāris reizes redzējis, atvainojos veikalā, kad es strādāju tajā Covid laikā, ka viņš pienāca, jā. Šo dzīves. Viņš ir dzīves, jā. Es cieņu. Nu, ko, protams. Cik viņam ir gadi? Daudz. Pietiekami. Jā, blues, blues. Bet kāpēc tev patīk Guns N' Roses? Tas ir ļoti labs jautājums. Man īstenībā ļoti patīk šī grupa. Arī tagad, kā viņi tagad laivā skan? Tas ir cits jautājums. Es esmu ļoti liels īstenībā šobrīd. Es teiktu, es esmu vairāk viņu basists, Duffa McKagan fans, jo man ļoti uzrunāja viņa viss dzīves stāsts un tas veids, kā viņš pēc tam tika galā ar visām savām atkarībām caur cīņas sportu un caur riteņbraukšanu un to, kāda ir viņa dzīves filozofija tieši šobrīd un visu cieņu tam Džekam un tam, kā viņš spēlē. Viņam ļoti interesanti ir viņa blakus projekti, kas nav saistīti ar Guns N' Roses un ļoti iesaku paklausīties tā kā Walking Papers un viņa paša solo projekts Duff McKagan, man liekas, tā ir Duff McKagan's Loaded, tā viņš arī saucās. Tur daudz krūtas mūzikas. Jā, bet kāpēc tieši tas Guns N' Roses? Galvenokārt jau sākumā tas bija dēļ tā, ka vienkārši ļoti, ļoti patika, kā Slash spēlē soliņus. Un tas bija tas pirmais, un tad laikam tas kaut kā saslēdzās arī ar visu pusauģu gadu dumpinieciskumu un tā, un tad arī sāka. Bet īstenībā man liekas, ka tādu
tagad es sāku vairāk spēlēt blūzu un klausīties blūzu. Es viņu sāku novērtēt no pišķiņa tāda cita skatpunkta. Un tā bija tieši tā kopējā skanējuma agresija. Un tas viss, un tieši tas fenomenālais, kas ir Guns N' Roses, ir tas, ka, viņi vienkārši bija džeki, kas patiešām dzīvoja uz ielas. Par to viņi arī rakstīja, un tad tajā laikā, kad pasaulē galvenokārt dominēja tāds, kā viņi paši apgalvoja, drošā seksa rock'n'rolls, kā U2 un Stings un tā tālāk, tad viņi tiešām sakritīja šo scēnu tā. Principā varētu pat uzstīt, ka viņi bija tādi grunge priekšvēstneši kaut kāds pāris gadus pirms tā laika kaut kādā ziņā. Bet, protams, jā, tas tāds stiepjams jēdziens. Pagaid, bet tu saki, ka viņa panākuma atslēga bija tā, ka viņi dzīvo uz ielas. Viena no. Nē, tā panākuma atslēga noteikti tā, ka viņi bija ļoti patiesi tajā mākslā, ko viņi radīja. Un tā ļoti sakrita to, kas ir viņu saknes un ko viņi tajā pašā laikā arī darīja. Bet zini, kā saka, ka labākās grupas ir īstenībā tās grupas, kurā ir laba ritma sekcija. Un tie pārējie tur reāli visi. Viņi plūc tos laurus, bet nekādu nopelnu viņiem nav. Kaut kādā ziņā es noteikti piekrītu, jā. Bet pirmais, ko pamanu, jau vienmēr ir vokālisti un ģitāristi. Tas ir skaidrs. Ļoti daudz joki ir arī par to. Bet, kā jau teicu, jā, kad es sāku vairāk klausīties blūzu, un tas bija jau kaut kādus vairākus gadus vēlāk, es to grupu sāku novērtēt tiešām no cita rakursa. Un tā bija galvenokārt ritma sekcijas sastāvdaļa, kas bija tieši īstenībā viņu pamatsastāvam, kas bija pirmajā albumā, 87. Gada laiks. Un tas Bunzinieks nevarētu teikt, ka viņš ir pēgais meistars, bet tas, kā viņi kopā visi skanēja tajā laikā, tas bija diezgan unikāli. Ringo Starrs jau nav nekāds meistars. Tur parasti vai nu tie meistari, vai nu tad, kad kopējais skanējums. Tas tā kā prāta vētras, kur viņi paši mums teikuši, ja viņi kaut ko atsevišķi spēlē, tur varētu nekas labs nesanāk no tā, bet kopā sanāk. Jā, bet kopā skan krūti. Jā, Guns N' Roses, tas, ko es baigi maz parasti klausījos. Tas man ir rokas manā izglītībā. Jo es kaut kā vairāk, no tā laika kaut kāds grunge, pēc tam, kad Nirvana vairāk klausījos. Nirvana kā tev no tā laika? Ļoti patīk, jā. Īstenībā pēdējos gados ir vien vairāk, jā. Kas ir interesanti, jo sākumā man nepatika, tāpēc, ka tur nebija tik krūti soliņi. Tur vispār nebija soliņi. Tur nav soliņi īpaši. Viens tur bija, man liekas, vispār. Tas nebija viņa bāžas. Viens ar pusi. Viens ar pusi varētu teikt, jā. Bet ir interesanti pa visiem, vēl, teiksim, arī pa slāšu runājot, ka es kaut kādā skaties tāds, es kaut kad uzgāju tāds Krievu kanāls YouTube, tāds čalis, kurš viņš tāds šausmīgi agresīvais tās tehnikas piekopēs, bet tieši metāla ģitāras piekopēs, un tur ir vesela vispār tāda kustība, kas uzskata, ka visi tie, slāši kā nav vecās ģitāras, bet jau viņš ir pie tās vecās paudzes, ja? Ka viņi vispār īstenībā viens spēlēt nemāk, ka tas viss ir šausmas, ja visi bendi garām, kaut kāds Santana, vispār tas ir tā kā pēdējais mēsls, ja? Instant, kādus to skaties, kad tu tagad klausies, tu dzirdi to, jo es godīgi sakot, es redzu, ka tā tehnika, teiksim, nav tāda, kā gribētu tie metāla ģitāristi, ja tur katru noti precīzi viss, ja? Bet vai reāli tas ir svarīgi? Kā domā? Tas ir tas, teiksim, kas izšķir to, kāpēc kāds vispār klausās to tādu slashu. Vai viņš to spēlē pietiekami precīzi, vai tas ir tāpēc, ka tas ir slash? Oi, nē, punkts, protams, ir vietā. Par tehniku vecajiem vēžiem noteikti var bakstīt ļoti daudz, bet vai tas tiešām ir tik ļoti būtiski svarīgi ar tā mūzika, kas iznāk ārā. Un, man liekas, tajā Guns N' Roses mūzikā tu ļoti jūti to attieksmi. Un tā attieksmi viņi burtiski pieprasa to, ka tam ir jābūt kaut kam netīram. Es ilgu laiku domāju, kāpēc Led Zeppelin grupa ir grupa, kur gribās klausīties vēl un sevišķi kaut kādus dzīvos koncertus, un varbūt ne pēc 75. Gada, bet līdz tam. Bet arī tu tāpat klausoties tos koncertus, tu bieži vien dzirdi to, ka tā kā tas ir angliski baigs skaists vārds, kas ir sloppy, bet latviski tas varētu būt paviršs, bet arī negluži, jo, teiksim tā. Ritmu sekcija. Jā, un vienkārši, tu klausies un tu saproti, ka tā sajūta tā, ka tas ģitārists un visa tā grupa, viņi tā kā visu laiku balansē uz sabrukuma robežas. Tev ir sajūta, ka viņi tūlīt tās tā kā sačakarēsies un kaut kas apstāsies, bet tā kā tas neapstājās, tad tas iegūst to jauno tā kā foršumu, to sajūtu. Man liekas, ka Guns N' Roses ir ļoti līdzīgs stāsts sevišķi tajā laikā.
Pēc tam, protams, viņi nomainīja Es neesmu pat lājus vispār gan rodus To es reāli ielaidu izglītībā, jo tu tikko uzdevi jautājumu, ja tu būtu dzirdējis, kā viņi izklausās 2020. vai 2023. gadā, tad tu zinātu, ka tur nav vispār nekāda runa par kvalitāti vai kaut ko citu. Nē, es esmu vienkārši vīlies vispār visā tajā stāstā par to, ka es kaut kādā skatoties tos, man ir tas fetišs uz to mūzikas tehniku kaut kādā, un visiem tiem ģitārām talentām, ka vienkārši tās rockgrupas vairs nespēlē vispār ar kādiem stekiem un kombiem uz skatuves. Tas man nav, es nevaru. Godīgi sakot, es arī šito neatzīstu, jā. Es esmu tomēr vecās skolas džeks. Ko tu gribēji teikt par Guns N' Roses? Par Guns N' Roses, jā, tu pieminēji tos 20. šī brīža koncerts. Zini kā, īstenībā, protams, ka vokāls ir pirmais, ko cilvēki pamana, visu cieņu Eklam Rozam, bet, balsts šobrīd ir skan diezgan katastrofāli, bet, ja paklausās pārējos džekus, tur jau tas ģitārists arī varēja, jo es vienā mirklī klausos, man likās, ka viņš nedavāks. Īstenībā es teiktu, ka Slash ir šobrīd palicis daudz tehniskāks. Ceļš paklausās viņa pēdējos solo ieraksts. Iemācies spēlēt. Viņš diezgan tur virpina, jā. Nevarētu teikt, ka es esmu baigais fans tai mūzikai, bet, jā. Ok, tad es ņemu tas vārds apakaļ. Man vienkārši ļoti grūti, es šitos visus vecos, ka viņi tomēr lien ārā. Man ir kaut kāda viena lielā vilšanās bija, kad Blackmores izlīd pirms pāris gadiem, jā, kaut kādā 16. vai kurā, jā. Tas baigi traki bija tomēr. Lūk, to es neesmu klausies. Es saprotu, kāpēc tur viņš var izpārdot tos koncerts, ja, bet tomēr to klausīties vai varbūt uz vietas. Bet viņiem ir cik gadi pasties? Es par to runāju, ka vispār šitie lien ārā Slash jau tomēr jaunāks, bet viņš jau droši vien vilks līdz kādiem 85. Viņš nodzīvos, viņš ir spēlējis 85 gados. Cīzāk, jā. Bet pastāstīs, Keits Richards uzstāt pēc tam citu latiņā. Bet viņš 150 gadiem. Bet viņš starp citu tīri labi spēlē. Priekš tā, ko viņam jānospēlē, viss ir līmenī. Viņš jau nav nekad bijis nekāds virtuos. Nē, viņš nav. Varbūt tur ir arī tāds slēgs. Arī ir bijis viens no tiem viņa apsmieklu objektiem, to kanālu, ja, kur ir tas video, kurā viņš ģitāru skaņo kaut kādā, tur, ja vienā arī, kur intervijā, tur baigi smagi. Tur baigi smagi viņam gāja tā ģitāru skaņošana. Atceries, ka katram ir savs kondīcijas līmenis, jā, un tu, protams, noskaņi tā skaidrā ir viens stāsts. Bet Keits vispār nevar, tā kā, ja kādam būtu jābūt mirušam sen jau, ja, tas ir Keits. Tur nav vienkārši varianti, ja, ka viņš vienkārši dzīves, ka viņš vispār vēl kaut ko dara. Ja, tas jau... Ka viņš var spēlēt, viņš var nospēlēt pilnu, un viņš nekāpj atšķirībā no daži laba kaut kādas pieķus skatos. Ja? Tas vienkārši parāda, ka tā medicīna tomēr mūs ir mānījusi. Tas heroīns ir bijis jālieto īstenībā. Jā, bet īstenībā es kaut kādā lasīju pētījumu par to, ka šiem cilvēkiem, tas bija, man liekas, pētījums īstenībā par Oziju Osbornu kā reizi, jo viņam arī pēc visiem medicīnas priekšrakstiem nevajadzētu būt šai saulē joprojām. Un atklājums bija tāds, ka viņam ir kaut kāds neandertāliešu gēns, kurš ir vienā no 10 000 cilvēku. To nevar pieveikt. Iespējams, ka Kītam ir arī varbūt līdzīgi raduraksters. Jā, bet Keits Richards man vienmēr ļoti uzrunāja. Šobrīd pastoties kaut kādas intervijas, kur principā 90% ir. Man patīk tieši, ka viņš ir kaut kādu akustisko ģitāru kaut ko paspēlē. Man liekas, ka tas ir tāds... 5 stīgi, protams, jā. Jā, 5 stīgi tieši tā. Bet man tas liekas, ka reizēm tu pats pateici patiesībā to iespējams atbildi, jā. Ja, teiksim, tā kā varēja nospēlēt 70. 80. gadu meistari, tad tagad YouTube ar veselu virkni jaunu pienācēju, kas mēģina to pašu un var to pašu, bet viņi nekad nebūs ne tuvu. Viņi var 1000 reizes labāk, bet viņiem nav kaut kas, ko Rihards teica, tur kaut kas nav reizēm. Tur var nospēlēt šausmīgi tehniski, jā. Bet tu nekad nebūsi... tas krūtis nav atsakts. Arī tas ir redzīgās. Un tagad arī mums ir Andris atsēdis krūtis, video materiāli nav, kāda no tā visu jēgrēl. Un tāpēc es neklausas. Kā ar to OnlyFans kontu? Kur viņš ir? Pirmie 10, kas pieteiksies, varēs lētāk dabūt. Un varēs dabūt varbūt arī individuāli, teiksim, tikšanos ar Andri. Solo. 12 minūtes pagāja, mēs tagad varam. Tagad čigāni joka atkal var sākties. Es domāju, ka te vēl svarīgi ir piebilst to, ka, īstenībā, viss jau iet uz priekšu, un mūsdienās ir, teiksim tā, ka, zingā, ja pāanalizē varbūt to mūziku, kas tika radīta 60. un 70. tad, daudz kas no tā bija ļoti vienkārši. Tādā ziņā. Es Beatles nekad neesmu reiz klausīties. Pat ne šī vārda sliktākajā nozīmē. Ja vienkārši, teiksim... Sliktākajā nozīmē. Kā kurā vietā, jā, protams. Santana. Jā, bet vienkārši, ja pastāst tā, ka, teiksim, mēs varam mierīgi sarakstīt, kāds ir
teiksim, tādiem līdzīgiem rifiem un iedvesmojoties no Led Zeppelin un visām tām grupām un tā, bet kāpēc mums vairs nesanāk izcelt to slavas posmēm, tāpēc, ka tas jau ir bijis. Un savukārt viņi bija pirmie, kas izcīnījās cauri ar to. Protams, tur var diskutēt par to, cik ļoti daudz Led Zeppelin aizņēmās no dažiem citiem māksliniekiem, bet, Bet tas jau nav slikti. Bet, kā to skatās, jā. Labi. Kādā gaismā tas izskatās slikti? Manā gaismā tas izskatās viennozīmīgi labi. Nē, ja skatās uz to, ka pēc tam tu ieraksti autortiesībās džeku, no kur tu paņēmi muzikālo ideju, tad viss ir forši. Tās jau tagad juridiskas. Viņiem, es domāju, ka pa lielām visas tās tiesas prāvas tur beigušās. Es neesmu tur baigi iezinājies. Kaut kā tur bija, kad es skatījos, ka viņiem tur, kaut kā viņi tur samaksāja beigās, ka viņi nebija norādījuši visus tos blūzmeņus atcos. Bija. Bet zini, kā dziesma ir viens izpildītājs ir baigi svarīgi. Es skatījos šos te veco 80. gadu lielāko, man liekas, hitu, kas ir no Richie Blackmore, tas Since You Be Gone, jā. Tā nav viņa dziesma. Tā nav viņa dziesma. Es to nezināju. Un tā viņa vai otra versija, viņa ir tik nenormāli līdzīga. Jā, mazliet citādāk, bet tik nenormāli līdzīga, bet viņu neviens nezina. Jā, tas ir arī moments par interpretāciju. Protams, Led Zeppelin gadījumā tas ir arī moments, kad tu paņem ideju no kādu blūzmeņu, bet tu viņu pārnes pavisam citā kvalitātē tajā laikā mūsdienīgā skanējumā un, tā teikt, visu laiku mēģinot pārbīdīt mūzikas robežas tālāk. Tā kā man bija tāds notikums, man ienāca kaut kas galvā, es domāju, ģeniāli, tas varētu būt pat unikāli. Pagāja kaut kāds laiks, un es klausos pianistu izpildu, vienkārši matā tās 8 taktas, un tas ir principā viss arī, kas ir tajā pasākumā. Un tad es sāku domāt, kurā momentā tas skaitās, ka tu esi nozadzis apzināti, neapzināti, bet tā ir sākšana pēc definīcijas. Parasti zog neapzināti. Es zogu pilnīgi apzināti. Tāpēc tu nezodz. Tas ir tas pats, kas Deep Purple Black Knight. Tas apzināti ir paņemts no džēza basģitāras skaista rifa. Bet tas jau nav tāpēc, ka viņš ir apzināti zakts, viņš ir pārmainīts, un līdz ar to viņš neskaidrs zakts, bet neapzināti zakts, tas ir daudz vienkāršāk. Tu vienkārši neapzinies, ka tu paņem kaut ko. Tu taču klausies dažādu muziku. Tas jau skaidrs. Vienkārši tajā mirklī, kas notika man, tad, kad viņi grib laist. Nē, depresija sākās pēc tam, kad tu saproti to, ka tu esi izdevis iztērējis reāli 20,000 eiro reāli, lai iespiestu. Depresija, tad, kad tu kā mēģini. Mēģini zakt, kā lai tu nenozaktu. Tu domā, bāc, vajadzētu bišķi līdzīgi. Bet tā, kad tu atmet šo problēmu, vai tu vairs zakt vienkārši 12 tāds, tad es saku, man palīdz daudz vieglāk zakt. Es vispār vairs nekautrējos. Man nav problēma tiešām. Nē, ir ļoti daudz cilvēku, kas saka, ir jāzog šīs muzikālās idejas, jo tas ir vienīgais veids, kā tu var atrast savu īsto balsi. Jau pēc iespējas vairāk un pēc iespējas dažādāk un tā, neko jaunu jau neizdomās kardināli, izņemot, ja tas Jēkabs Koljārs varbūt. Bet pat viņš jau arī tur iedvesmojās. Bet runājot par jauno teicu, ka vienkārši tie visi vecie grandi, ja tas bija kaut kas unikāls tajā laikā, bet jautājums vai vispār, vai vajag, mūsdienās kaut ko, vai var, vai vajag, un vai var kaut ko radīt, jaunu, tādu unikālu, kā domā? Tas ir iespējams. Jautājums, jā, ja tā skatās, kas tad ir tas kaut kas jauns. Vai Led Zeppelin kaut kas kardināli jauns, vai nezinu. Tajā laikā tas ja salīdzinām, pieņemsim ar to, ko darīja Bachs, varbūt. Bet, Klau, iedomāt skaitļus, tu tāds skaitļu cilvēks. Kādu elektrisko ģitāru izgudroja? Tie bija, principā, 40. un 50. gadi. Tātad tas ir 20 gadi pēc ģitāras izgudrošanas. Es domāju, ka instruments arī atvēra tos stilus, atslēdz vaļā. Tagad... Protams, tas bija galvenais virzītājs spēks tam visam, plus atklājumi ir apskaņošana. Baigi grūti roku spēlēt tikai akustisko ģitāru. Var jau kaut ko izspiest, bez mikrofona. Tās meitenes nespiegs reāli. Nebūs. Bet tā jau arī bija, pirmie drive un viss šīs tehnoloģija attīstība, kā arī tas, ka tu pēkšņi vari reverberācijas efektu vienkārši ielikt kaut kādā mazākā kastītē, nevis taisīt, mēģināt imitēt milzīgu telpu, kurā tu raksti vai atskaņo ierakstu. Tas ir milzīgs. Man īstenībā interesē tikai viens jautājums, kad es nācu no šejienes. Jo mēs tam pie tā esam nonākuši. Kas tad vēl ir ārā mūsdienās ir muziķis izstāsti? Tu jauns neko neradi. Nevienam tu neesi vajadzīgs. Rādio ir fantastisks un brīnišķīgs bez tevis. Un vēl tev jāmaksā ansvarā liekēdim naudu pastāstot. Kas tas tāds ir? Kas tas ir mūziķis mūsdienās izstāsti? Šis ir jautājums, uz kuru varētu atbildēt no ļoti daudziem rakursiem. Varam sākt ar cīnisko rakursu. Jā, sāc ar cīnisko. Tas būs mainīgais, kas mani interesē. Sāc ar to. Mūziķis ir cilvēks, kurš iegulda entos tūkstošu labā aparatūrā. Ļoti daudz laika, lai trenētos un attīstītu savas prasmes un aiziet nospēlēt koncertu
par rokaspiedienu un par iespēju vienvārds sakot muļķis. Citiem vārdiem, jā. Latviešu valodā šis cilvēks sauc par idiotiem. Jā, perfekti. Tieši tā arī ir. Okay. Tu neesi pirmais, kas to saka. Jā, bet, protams, joks metot varbūt pie malas. Tā ir, man liekas, šobrīd īstenībā ir mūziķa lomai. Uz mūziķu lomu ir, tā teikt, ir sarežģīti izaicinājumi. Jo, vai tiešām tu vari būt nodrošināts un laimīgs un arī realizējies, un tajā pašā laikā nopelnīt pietiekami daudz naudas, iegūt atpazīstamību un aiziet uz priekšu. Man liekas, ka tā ir tāda mūžīgā cīņa starp biznesa pusi šim faktoram un starp varbūt to progresīvo pusi. Bet atmetot naudu. Vai tu vari būt? Pagaidām pie naudas sākumā. Pagaidām naudu atstās, papus iedrusdā. Sākumā to atmetam naudu. Bet es vienkārši domāju, mūsdienās slavens var kļūt arī influencers, ka mēs to liksim Andrim skriet bez piksēm, un viņš būs atkal populārs. Bet tagad jātājums, kas ir, vai tu vari iedot muziku? Būsim reāli, tu pats teici, ka viņi spēlēja, bija uz ielas un pusbomži, un viņi tomēr kļuva populāri. Skaidrs, ka tā nauda tur atnāca un neatnāca. Bet jātājums, kas ir mūziķis tagad? Ja tu saki, ka jauns neko nevaram izdarīt, es labi pārspīlēju, bišķi trivializējumu. Bet vai vispār, bet kaut gan no otras puses, ja mēs skatāmies, ir arī mūziķi pirmie miljardieri, mūziķes pirmās miljardieres, ja? Absolūti, jā. Kas nozīmē kaut kas ir, tāpēc es domāju, kas ir mūziķis mūsdienās? Kā jau teicu, jā, man šķiet, ka tas izaicinājums ir mēģināt veiksmīgi apvienot to pusi, ka tu spēj pašu realizēties, tajā pašā laikā mēģinot skatīties arī kaut kā inovatīvi uz šī instrumenta piedāvātajām iespējām un apvienot to ar mūsdienu tehnoloģijas iespējām, kas ir īstenībā noteikti, manuprāt, pavērušas ceļu tādai ģitāras renesansē, jo pastāst arī īstenībā kaut kādā ziņā to, kas notiek pēdējos gados tieši ģitāras pasaulē. Nav tā, ka viss ir slikti. Ir diezgan daudz pozitīvas tendences. Cits jautājums ir par to, vai tiešām to var savienot ar tādu, teiksim, tā kā bija 60. un 70. gados. Es domāju, ka tā nekad vairs nebūs. Kad ģitāra bija tā kā galvenais cēlmlauzis kopējās popmūzikas skaņas tā kā attīstībā. To nomainīja 80. gados taustiņu instrumenti un sintezatori. Respektīvi, krekls ir jābogāt ciet. Tam ģitāristam pietiek. Neobligāti, nē. Es domāju, ka krūtis joprojām ir diezgan būtisks faktors. Bet arī tagad jau taustiņnieki. Šoreiz jau DJ un datoristi. Es atļauju Rihardam par to naudu šoreiz paprasīt. Ne, par naudu man vienkārši interesē. Viss interesē. Ja teiksim, tu gatavs pastāstīt par kaut kādu savu biznesa modeli, cik, teiksim, tev ir kaut kāda tava pašas pausmes puses tā biznesa modelī un cik ir tā, kur tu zini, ka tu vienkārši ar to daļu tu pelni naudu vairāk. Jo kāpēc to minu? Jo es atceros, mums ar tevi bija kaut kāda saruna ļoti sen atpakaļ kaut kādā džamā, kaut kur man tieši interesē, jo man vienmēr likās, jau tajā laikā, ka Rihards Lībijams ir tas, kurš man bija tā kā cerība, tāds gaismas stars, kurš Latvijā tātad ir nodrošināts. Kurš jau ir nodrošinājis, teiksim, sevi, un kurš tā, jo tajā laikā mēs tu jau ar Lindu Līņu spēlē, tā kā, ka tu jau biji izgājis tādā slavas saulē. Es nezinu, kā tu nosauc. Tā ir vislielākā saule. Zenītā. Kur te vēl zenītiskāka vieta? Ja? Ar Donu spēlēs kopā? Dievs, nevis. Kāpēc ne? Kā ar Dievu, jā. Bet toreiz jau teicu, ka principā tas tomēr kaut kā tā pamatspēļņa notiek tomēr no kaut kādas, teiksim, citas sastāv, kas ir tāds, pamatdarbs, jā, tādā ziņā. Vai kaut kas tev mainījies? Kāds notiek apmēram? Nē, tā ir visu laiku tāda balansēšana starp lietām, ko gribās darīt sirsniņā un muzikāli pašam, kas ir izaicinoši un nākās balansēt ar to otru pusi, kas ir tieši tīri finansiāli rakstura projekti. Un man šķiet, ka vismaz priekš manis tā atslēga ir, es priekš sevi, principā divas vadlīnijas, kas ir man. Un viena no tām ir tāda, ka es vados pēc principa, ka tā nauda atnāks, ja es ieguldīšu darbu. Jā, un viņi atnāks tieši tik, cik man vajag. Jo man nevajag par daudz, kāda jēga no tā viss. Man vajag tieši tik, cik šobrīd, es nezinu, ir nepieciešams, lai varētu forši dzīvot un lai varētu investēties attīstībā un ģimenē un tā tālāk. Tas ir daudz reāli. Tas ir tiešām daudz. Un tad attiecībā no tā var izvērtēt. Un otra vadlīnija tāda, ka tu nekad nedari to, kas iet pret taviem principiem. Esmu grēkojis šajā ziņā. Bagāts cilvēks. Tā var atļauties dzīvot.
Nē, tā ir. Šobrīd es teiktu tā, ka jā, tad, Latvijā vispār ir diezgan izdevīgi apstākļi, manuprāt, lai ar mūziku varētu labi strādāt, bet tajā pašā laikā tas arī nozīmē to, ka tev ir jāpielāgojas vairākiem amplua, ja tu gribi darīt tikai to. Un tādā ziņā varbūt tas var būt grūtais apstākļus, jo, teiksim, ārzemēs bieži vien ir tā, ka, ja tu esi veiksmīgā sastāvā, tad, pieņemsim, tu uztaisi programmu, un tad tu arī brauc ar šo programmu, spēlē viņu kaut kādus, pusgadu, piemēram, un tā. Tad tu paņem atvaļinājumu, sagatavojies nākamajai programmai, nākamajam projektam, tu brauc tālāk ar to projektu. Latvijā sanāk tā, ka tev ir, viena nedēļas nogala, kurā tev ir 5 dažādas programmas. Nē, es tev ļoti daudzās vietās. Respektīvi, tu naudu nopelni vienkārši ar masu. Tā varētu teikt, jā, diezgan daudz dažādu raksturu lietas, ko cenšos darīt, plus vēl paralēli iestarpināt iekšā kaut ko, kas ir šobrīd absolūti nekomerciāls, bet ko, teiksim, sirsniņi pat augst. Pagaidām tā. Bet, protams, tā absolūtā vīzija ir censties padarīt to, kas ir šobrīd varbūt netik pelnošs par pelnošāku pasākumu. Bet, izmanto šo brīnišķīgo platformu, lai painformētu mūsu 8 klausītājus. Kas ir tas? Sveicināti, mans konts ir. Pareizi. Jā, kā tā, es teiktu tā, paskatāmies kaut kādiem tiem Latvijas, kas ir šobrīd topā. Ja tu neesi prāta vētra un ja tu neesi dons, tev gribot, negribot, ir, man liekas, jālavierēs turp. Prāta vētra un dons vairs nav topā. Mums bija apskats par, tur ir šitie visi mauku senči un tie. Jā, mauku sensis, tas ir next levels, protams. Jā, domās, Latvijas ģitāristi jau, man tāda vismaz arī vēl parasti tā sajūta bija, ka visi tie zināmie, kas ir tie skaitās tie Latvijas tie top ģitāristi, viņi tāpat beigās spēlē kaut kādā, vienmēr ieslēdzas piekdienas vakarā televīzijas šovu, un tur kaut kāds bērns spēlē, un kaut kāds koru kari, un tur vienmēr, bet tādos, es tad neesmu tev redzējis. Nē, tas ir viens no maniem principiem, ka es negribētu tādās izspēlētēm. Es esmu tā kā jauns cilvēks, vēl bišķi gandrīz pusauģu gados, čuču pāri, bet gandrīz. Kas ir Latvijas labākais ģitārists šobrīd? Sākās tā. Nē, pasaki man. Man ir trīs favorīti ģitāristi šobrīd. Nē, es neprasīju tavs favorītus, kas ir Latvijas labākais ģitārists. Es tev teicu, ka es esmu pusaudzis, jo man nedara labāk. Lai viņš nosauc top, un tad tu varēsi izvēlēties pats vienu. Sarunās. Nosauc 3 labākus. Atkarīgs arī kādā mūzikas novirzienā šeit cilvēki darbojās. Nē, izbeidz. Vienkārši vārdus 3. Es teiktu, ka Mārcis Vasiljevskis, Gins Smukais. Par trešo vajadzētu padiskutēt, bet es teikšu, ka Kaspars Vīzulis. Kas ar tevi? Es varētu censties pietuvēties šiem 3, jā, bet es jau teicu, kāda ir mana mīļākā. Es jau sevī redzu daudz trūkumus. Man tie uzvārdi neiet kopā ar sevi. No laimes pilnīgs, jā. Pareizi savilku. Un Kaspars Vīzulis? Es neesmu pārdzirdējis. Kaspars Vīzulis viņš šobrīd spēlē ļoti daudziem, bet pamatā tautumētās, jā. Es esmu absolūti sanofu bez mūzikā, tā kā es nevizinu nevienu. Nē, pagaidām Mārcis Vasiljevskis par spēles mācījās 100. vidusskolā. Kas ar Gobas kungu? Kāda? Gobas kungu? Jā. Protams, tas ir ļoti subjektīvs vērtējums. Goba, manuprāt, ir arī ļoti spēcīgs ģitārs savā lauciņā, bet viņš galvenokārt spēlē big bandā. Bet viņš ir baigi bīstamā ceļa. Viņš viņu saticis pāris reizes tajās amatieru hokeja spēlēs. Tas ir bīstams ceļš hokeja ģitāristam. Man tā liekas, jā. Tas ir tā. Īpaši, ja viņš ar to pelna naudu, tad spēlēt hoķi paralēli. Tā riskanti, jā. Nē, Goba spēlē ļoti, ļoti krūti, bet, viņam ir savs konkrēts lautiņš, kurā viņš ir spēcīgs, un man šķiet, ka tas ir ļoti forši, ka tu tādu atrodi. Tā drošā ceļā, es domāju, tas ir ne, ka viņš ir big bandā, es domāju, viņš tur stabili dzīvo, tad viņš var... Ko klausies, kurā tu esi jomā spēcīgs? Labs jautājums. Kā jau laikam visi manis nosauktie ģitāristi, manuprāt, ir ļoti universāli cilvēki. Tādā ziņā, ka viņiem nesagādā grūtības pārslēgties starp dažādiem stiliem. Es sev noteikti neuzskatītu par spēcīgu, džeza lauciņā vai varbūt, noteikti ne akadēmiskās mūzikas lauciņā, piemēram. Bet mans tas ceļš, manuprāt, ir kaut kur pa vidu. Es esmu ļoti ietekmējies no tā blūza, un tas, teiksim, kur es jūtos... spēcīgs ir tieši tāda, blūza ietekmēta pasaules mūzika, varbūt. Kurš ir labāks, tu vai Vanadziņš? Kad man būs 60, tad uzdos vēlreiz šo jautājumu. Bet tagad? Tagad, Kurš ir labāks, tu vai Vanadziņš, kad viņam bija tik gadi, cik tev? Es domāju, ka es esmu labāks.
teikšu godīgi. Bet tam tā jābūt, jo tomēr no paudzes uz paudzi ir jāpaliek tikai labākiem. Tā vajadzētu Tāpēc būt. Led Zeppelins bija tur, kur viņi bija. Viņi spēlēja, kā viņi varēja. Tajā laikā tas bija tur, kur viņš bija. Rihards ir palicis labāks par viņiem. Viņš dzird tās lietas. Tam tā jābūt. Ir vienkārši daudz vairāk pieejams Tas labāks par Jimmy Page. Un tu man pasaki atklāt. Noteikti, nē. Nu, kas tad ir? Viņš tikko teica, ka tu esi labāks par viņu. Tu tagad runā viņam pretī? Nē, Jimmy's Page ir visens līmenis. Es nekomentēšu. Novērš uzmanību Andra Krūtis. Jimmy's Page parādīja tajā filmā, toreiz tajā Maidgat Laudā, kā viņš saucās, ja? Toreiz, kur atnāca. Bet tā filma nebija tomēr uztaisīta, lai paņirgātos pa slāšanu. Tas nevis pa slāšanu, bet šo te Edge. Edge man tā likās, jā. Nu, tas bija vienkārši kaut kāds... Izstāst par savām sadarbībām vairāk. Tagad ir laiks, kad tu tās savus spāvus mazliet... Pa blūziņu sāc, pastāst par blūziņu. Kā tā? Blūziņu. Tas man mazāk interesē. Un šitas te Dailes Zigas, kāda laba stāsta. Jā, tas bija vispār diezgan smieklīgs pasākums, jo... Pagad to spēlē pie viņam tur? Nē, jau labs laiks ir pagājis. Okay. Kā tas sākās? Sākās tā, ka es pabeidzu vidusskolu. Domāju, ko darīt dzīvē, un tad viens čoms, Jonatans Rācenājs, kurš šobrīd dzīvo Jaunzēlandē, bet viņš kādu laiku bija Latvijas bluesband ģitārists. Tieši brīdī, kad viņš no Beats bluesbanda izlēma pārēt uz Latvijas bluesbandu, viņš man piedāvāja, vai es negribu atnākt, uzspēlēt ar džekiem, tā kā pamat sastāvā. Stāsts ir interesants, tāpēc, ka šis Jonatans, viņš bija mans skolas biedrs pamatskolā. Tā, kad es vēl īsti nespēlēju giču, un viņš savukārt spēlēja, un man bija disku rakstītājs, un viņam nebija. Un tad viņš man prasīja, lai es viņam rakstu visādu mūziku, kuru es pats tajā laikā tā sākotnēji, diemžēl, pēkšņi neklausījos, bet pēc tam sāku klausīties, un viņš tur prasīja visādas Jimi Hendrix ierakstus un tādas lietas. Man likās, ej, tu nost, wow, krūts muzons, un tā. Tad viņš man piedāvāja to savu tā kā vietiņu. Es kaut ko biju pārklausījies nosaukumā un tā, un es kaut kādu vienu dienu pirms man bija jāiet uz to mēģinājumu. Es paklausījos, man likās, ka tie ir ogres blūza brāzi, kaut kas tāds. Es saku līgo. Es saku līgo. Es saku hei, līgo. Es saku hei. Paskatījos draugiem.lv profilā. Jāatzīst, tas bija tāds akustiskais punkroks, tā to varētu nosaukt. Man likās ārprāts, uz ko es esmu parakstījies. Labi, ok, būs interesanti. Un tad, protams, es aizēju uz to Beats Blues klubu, uz to mēģīt un saprotu, ka tā šitas ir nopietni, jo īstenībā visi džeki, kas tur bija, spēlēja ļoti labi. Un arī tā mūzika nebija nemaz tik vienkārši, kā teiksim, manas varbūt tā brīža sapratni par blūzu mūziku, daudz kas likās diezgan izaicinoši un tā. Bet laikam viss bija kārtībā, jo mēs tur izgājām cauri pāris gabalēm, un tad Jontans saka, ok, šovakar ir jāspēlē šeit koncerts. Tā kā mācam. Tad palēnā kaut kāds aizsākās. Tas bija 2011. gads. Un, es nospēlēju klubā 3 gadus, un tad, laikam, man liekas, 14. viņš aizvērās ciet, diemžēl, permanenti. Mēs ar džekiem vēl... Atvērās jau pēc tam... Jā, viņš tur vienu brīdi bija atvēries citā vietā, bet viņš arī aizvērās. Tas vairs nebija Beats Blues. Tā bija ļoti skaista pieredze, jā, bija daudz koncertu, spēlējām arī ar viesmāksliniekiem, kas bija, man liekas, viena no foršākajām pieredzēm noteikti bija spēlēt ar Ines Sibunu, kas arī īsu laiku bija Roberta Planta ģitārists. Kaut kā, es nekad neatceros, kurā posmā viņi tur kopā sadarbojās, bet man liekas, tie bija kaut kādi 80. beigas, 90. sākums. Ļoti spēcīgi ģitāristi tieši blūz mūzikā un blūzrokā, kā varētu teikt. Līdz to tā bija baigi labā vide, lai augtu un mācītos. Mēs ar džekiem pēc blūzu kluba sabrukuma vēl kādu laiciņu turpinājām spēlēt, bet tad, man liekas, pat ne tas, ka biznesa, bet jā, es sapratu, ka man, laikam, sāka interesēt bišķiņi arī citas lietas, ne tikai blūzs, un tā mums ceļi šķīrās, līdz īstenībā mēs pirms 2 gadiem, tas jau likās īstenībā nesenāk, bet pirms 2 gadiem arī ar jūsu kolēģi Rudolfu Kreitsbergs ar citu kopā. Mēs uzspēlējām blūzu naktis festivālā Lietuvā vienu tā kā apvienošanās koncertu, kas bija arī ļoti, ļoti krūti. Bija forši. Bet es neteiktu, ka
ja tā skatās uz nākotni, ik pa laikam ienāk prātā doma, ka gribētos uzspēlēt blūziņu un uztaisīt varbūt sastāvu, kas tieši koncentrējās uz to, bet, jāatzīst, ka Latvijiem blūzbandi, manuprāt, ir uzstādījuši ļoti augstu latiņu priekš tā, kā būtu jāskan šai mūzikai. Latvijiem blūzbandi? Jā, viņi vairāk spēlē īstenībā ārzemēs. Viņiem tur ļoti... Bet viņiem tagad arī savs kaut kāds klubiņš ir atvērts, tad tas ir blūzi. Jā, Buks atvēr savu klubu, man liekas, pirms pusotru gadu vai 2, jā. Varbūt tā. Nē, blūzi klubs bija forši. Tur bija laiks, ka bija 3 sastāvu gājas, kam apkārt bija Bite, bija Latvijā, vēl šitas Kolmans reports Latvijā, tad bija tur konkurence. Tas bija skaists sastāvs, jā. Bet nē, es tur nebija nevienā brīdī konkurence. Mēs visi bijām ļoti čomiski noskaņot savā starpā, un tur bieži vien mainījāmies arī par tiem sastāviem. Latvijiem blūzbandā, protams, mazāk, bet ir bijuši reizes arī, kad mūsu vokālists Oskars, saslimst, un tad, teiksim, Jānis Buks no Latvijiem blūzbandā aizvieto viņu vienkārši koncertā. Tā. Līdzīgi stāsti. Jā, blūziņi tādā, ka viņi tā baigi ilgstoši spēlēt, tas nav. Ja tas cilvēkam ir tāds pilnīgi sirds lietas blūz, tad droši vien var, bet tā... Viņš ir sarežģīts, un tādā ziņā, ka viņš ir primitīvs dažbrīd. Zin kā, arī skatoties, ko saprot ar to vārdu blūz, jo īstenībā tie stili ir pietiekami dažādi. Tas, kas varbūt nogadina laika gaitā, ir tā harmonijas vienveidība. Tas gan jāatzīst, ka diezgan mazi tādi brīži, kad no 1, 4, 5 notiek kaut kāda iziešana. Bet tā skatās, protams, ka, ir daudz vairāk un daudz savādāks ir blūz nekā tā bet pareizi sakāt, ka blūz tiešām katram ir kaut kas, tā... Jo no tiem 3 sastāviem man, Bite tieši tas, kas visvairāk man likās, ko jūs spēlējat, bija blūz. Ja. Jo tas Latvijiem blūz man vairāk ir, jo viņus tādu big band jau vēlāk, viņiem ir tas vajag. Un Kolmaņi vēl savu džēzu, bija viņa tāda fusion savā diekšā. Un mazais Ričijs bija ļoti droķīgs savā sirdī, un līdz to man liekas, ka viņiem tur aizgāja vairāk tādu rock, jazz, blues, fusion kaut ko. Bet mēs turējāmies pie tādas klasiskām vērtībām, ko mēs sapratām ar to, ka jāspēlē vecie blūzi vienkārši. Tā. Jā, tas bija forši. Kad tu sāki spēlēt kopā ar to sievieti? Lindu. Pastāst Lindu. Mums jo Rihardam, otram Rihardam tas bija aizraušanās jaunības. Kā? Es pēc tam izstāstīšu, jau pagājušā reizē. Viņš vienmēr stāsta, ka viņš ir kaut kādā izdomājis, ka man patikusi Linda. Un galvenais, man patīk vienmēr to noklausīties. Jā, skaidrs. Kuram gan nepatika? Man arī patika. Patika? Kad man bija 12 gadi. Okay. Kad, man liekas, tas viņas pirmais hīts ar šokolādi kopā. Tas bija baigi labais gabals īstenībā. Es zinu tikai... Tas arī bija tas hīts, jā. Es nesmu tādu arī. Jā. Protams, Natu Folagen arī un tā. Tādas ir dzirdējis kaut kur. Jā. Īsumā tas viss bija, mēs spēlējām kopā no 2016. gada. Sākotnēji tas bija kā tikai korporatīvos pasākumos, bet tad tas izauga līdz arī koncertiem diezgan ātri. Un mēs pamatā spēlējām divetā, tādā tā kā akustiskākā formātā vairāk. Ko jūs spēlējat, pastāsti? Pamatā tā ir viņas mūzika. Ir dažas dziesmas, ko mēs esam sarakstījuši kopā. Tagad nesen tikko mums bija Ziemassvētkos ļoti forša tūre, kur mums vēl pievienojās Ērģelis un vokālais kvintets Midnight Five. Kvintets nekad neņemiet, ir 5 cilvēkam jāmaksā naudu. Tas gan no biznesa viedokļa, protams, tas ir. Nē, jums vajag kaut kādu tur konsultantu. Šitā tās lietas nevar turpināties. Bet zini kā, bija visveiksmīgi. Bija tiešām ļoti skaisti. Iedomājies, kā tas būtu bijis, ja nebūtu. Skaisti. Tiešām? Un iedomājies, tas kvintets būtu trio? Nē, labi, tas ir cits stāsts. Jā. Nē, tas ir tieši tas stāsts, bet turpin. tā bija forša programma, jo mēs spēlējām tā kā Ziemassvētku programmu. Šajā programmā bija iekļaut arī 5 Depeche Mode skaņdarbi, kurus mēs aranžējām tieši šādam sastāvam. Tā kā tas bija baigi labs izaicinājums, man ļoti patika. Es domāju, ka rezultāts arī bija diezgan labs, jo publika arī uzņēma parasti. Kur jūs spēlējat? Latvijas baznīcās.
Jā, tur īstenībā bija vēl moments tāds, ka tās ēģeles viņām atšķirās skaņojums katrā no tām baznīcām. Tā kā, principā, mēs šo programmu izspēlējām diapazonā no, man liekas, zemākais bija 430 Hz un augstākais bija 454. Tā kā, principā, gandrīz toņu robežās, kas vokālistiem bija ļoti liels izaicinājums. Jā, ceļš, kad vokāliem kvintetam bija daudz, tur pāris gabalos bija modulācijas un iedomājies, ka tev ir jāmodulē. Tā, ka tev ir ausīs, tu zini, kāds ir parastā toņkārta, bet pēkšņi tev ir jābūt vēl pustoni augstāk. Bet tā sadarbība sākās īstenībā tā, ka Linda man redzēja Vīna studijā, kā es spēlēju. Man bija toreiz tāds, to mēs sauc par fonējamo gigu. Fona koncerts, kur es spēlēju 4 times kā fona mūziku viņu klientu dienās. Un man šķiet, ka es atceros baigi labi, ka iepriekšējā dienā bija kaut kāds lielāks un vēlāks pasākums, un es biju, man liekas, tur bišķiņ pasvinējis un pabalējies, un tad tajā nākamajā dienā jutos ļoti saguris un neizglējies. Man likās, ka es ļoti slikti spēlēju, bet, kaut kā jau vajadzēja tur izturēt to visu, un izrādās, ka Linda tur bija atnākusi, klausījās, tad viņa tieši pēc tam, kad es nospēlēju pēdējo taimu, uzrunāja mani. Teica, varbūt kaut ko varam uzspēlēt kopā. Tā, nezinu, jo viņai likās forši tas, ka spēju variēt dažādiem stiliem. Un, kaut kas viņa tur uzrunāja tajā, kas man pašam likās, kas tur pilnīgi kaut kādas muļķības. Nav tie ģitāras vienkārši tik daudz uz tā Latvijā. Jā, tā kaut kā palānā tā sadarbība sākās, jā. Izklausās jau strauji. Tas bija 2017. gada kaut kāda vasara, un pirmais koncerts mums bija decembrī. Pagāja laiciņš, kamēr mēs tur kaut ko sabūvējām. Jā, bet toreiz viņai un arī tagad, mums ir tā kā, mēs esam kā viens segments, kas ir tieši tāda akustiskākā un tāda veida puse, bet vēl viņai, protams, ir arī grupa, kas ir tā kā bišķiņ cits konteksts. Kur tu neesi? Mēs izlēmām, ka mēs to negribam jaukt kopā. Mēs ir kurš? Mēs abi. Nē, māna sev vien. Nē, es teiktu, ka tas pat kaut kādā ziņā var būt vairāk mans lēmums, bet es nezinu. Varbūt pienāks laiks, bet pagaidām likās, ka jā. Pienāks laiks, pietrūks naudu, tā lieta aizies. Fakts. Tu redzi? Nevarēsi tos kvintetus atļauties. Es nezinu pāris vārdus par to, ko mēs spēlējam, kā tas ir. Izstāst pāris vārdus, bet tad... Nē, tev labi sanāca. Lai ir. Par Lindu visi grib dzirdēt, tīpaši Rihards. Tu zināji, ka Rihardam patika kādreiz Lindu. Ko tas tāds? Jā, es saku. Forši, man ļoti patīk viņas darbspējas un tas, ka viņa vienmēr ir, viņa cilvēks ar trakajām idejām. Un bieži vien viņas idejas sākumā liekas nerealizējams, pārāk sarežģītas, bet... darot un sevi izaicinot, saprotu, ka tas īstenībā ir iespējams un nes arī rezultātus. Teiksim tā, parasti koncertos man ir līdz kaut kāds 4 ģitāras, lai ir dažāds skanējums, un es ļoti daudz mainu arī skaņojumu šīm ģitārām. Un, teiksim tā, kas izklausās, varbūt mēs esam duets, kas ir ģitāra plus balss. Linda gan šeit dažās dziesmās šeit spēlē arī klavieres. Bet teiksim tā, tas skanējums ir ļoti, ļoti plašs, un tas ir tas lielākais izaicinājums. Un arī reizē priekš manis tā bija sākotnēji, un kaut kādā ziņā arī joprojām tāds lielākais stress ir par to, ka harmoniski es pārsvarā esmu vienīgais instruments, un ja es kaut ko salaižu dēlī, tad viss sabrūk. Un tas bija tāds, diezgan, tāpēc daudz jātrenējās un daudz jāstrādā. Es domāju, ka tu pareizi saki arī par tiem, varbūt, ka tā arī ir tā panākuma atslēga. Tu saki, tu ej 4 ģitārām. Zin, kā, tas gan jā, ģitāras nekad nevar būt. Jo zin, kā, divi tā spēlējot, tomēr, dažreiz tā vienveidība var sākties, un tas, ka tu vari pamainīt kaut ko arī, tas, man liekas, ir noteikti panākuma atslēga. Tā ir, jā, protams. Cik tas maksā? Es esmu no korporatīvās pasaules, nabadzīgs. Es uzreiz tev brīdinu, es tev daudz nevaru iedot. Cik tu maksā par taimu tev? Ir labi. Ko nozīmē? Pagaid, es gribu tev nopirkt. Biznesa puses pārvalda Linda. Skaidrs. Tātad tu dabūji tik, cik tev iedod. Es varu iedot numuru. Nē, es dabūju tik, cik es vēlos. Tā, pagaid. Cik es spēju paprasīt. Pagaid. Jā, Linda man uzreiz, kas man likās īstenībā forši, tas, ka Linda man uzreiz vaicāja, kas man liekas pilnīgi normāla biznesa lieta. Kāds ir tos honorārs? Un cik tu atbildēji? Tas, lai paliek noslēpums.
Paklausies, kā citi varēs tevi uzrunāt, ja viņi nezina, cik tas maksā? Tur ir atšķirīgs nianses arī. Katrā vietā citādāk, un tu nevar atklāt. Skaidrs. Sapratu, bet 20 par skatus, 30 par skatus, 40 par skatus. Tas, protams, atšķirās no vietas un no formāta un no tā, teiksim, cik daudz jāspēlē, kas jau ir pilnīgi pašsaprotam. Tas ir viss, ko šajā sakarā atklāšu. Man vēl bija jautājums par to, ka tu kaut kā vairāk uz to akstisko ģitāru pārgājis. Kā tas notika? Tu jau sākotnēji daudz realisko spēlēji. Es zinu, ka tu spēlēji realisko arī daudz, bet tomēr kaut kā vairāk asociējās to akstisko tomēr spēlēm. Jā, tas laikam mainās pa posmiem. Blues klubu laikā, protams, vairāk bija elektriskā giča, kas ir pilnīgi pašsaprotami un tieši grupas formātā un tad šobrīd arī, un tad, kad sākām ar Rihards Lībēs orkestru, varbūt vairāk ņemties, kas ir tieši tas pasaules mūzikas segments, tad īstenībā mums arī sākotnēji bija konkrēts uzstādījums, ka mēs spēlējam uz akustiskiem instrumentiem, bet tas jau ar pēdējos gados ir pamainās ik pa laikam, un arī orķestra mūzikā tiek iesaistīts. Šito es esmu dzirdējis projektu. Ko tieši? To projektu, ko tikko nosauc, to es esmu dzirdējis. Tu esi informēts. Es esmu informēts. Tas ir daudz, ja es tevi dzirdēju kaut kur, tas ir daudz. Jā, gads kaut ko zinu, tas ir. Es taču nezinu daudz. Es esmu dzirdējis tikai Donu, Prāta Vētru un Raimondu Paulu no latviešiem. Visi cieņi. Un Rihards Lībēs orkestris. Un Rihards Lībēs orkestris, pēc tam televīzijā to redzēju. Iespējams. Wow. Vai arī tas bija kāds cits. Tā ir slavena grupa. Jā, tā ir slavena grupa. Atbildot uz tavu jautājumu. Es tā paigi nezinu, vai es tā ieciklējos uz kaut kādu vienu. Pašam tā nav teiks, ka kāds viens instruments būtu tomēr tuvāk sirdī. Nē, tas varbūt vienkārši vairāk kā sanāk. Man liekas, tas ir forši, ka tu vari pārslēgties no akustiskā uz elektrisko, kad vajag, un katram tam instrumentam ir savas skaņas nianses, un līdz to tā atbilde varbūt nav tik interesanti, kāda bija gaidījis, bet... Nē. Bet, kopumā tā vienkārši ir. Sanāk, tu spēlē blūzu, tu spēlē ar Lindu Līnu, kas tev attiecīgi maksā tik, cik tu paprasi, un tad, kur tu vēl spēlē, ja tas ir viss? Piešošana, orķestris tas savs? Jā, man ir orķestris, tad ir, protams, korporatīvā grupa The Originals, kuras dalībnieks es esmu no 2015. Latviešu valodā saka, man tagad lūdzu, kas tas tagad ir? Kādas bēras apkolības? Skaidrs. Paldies. Tas bija viss. Korporatīvā pasākuma. Un tur arī cenas nesauks nekādas, jo? Cenu es nesaukšu, nē. Bet kaut kāda robeža. Uz grupu 4 ciparu skaitlis, jā. Jā, skaidrs, ka 4 ciparu skaitlis, bet tas ir īstenībā reti, kuriem maksā 4 ciparu skaitli Latvijā. Nesaka visu, tas ir atkarīgs no segmenta. Protams, jā, ka tas ir kā tu izvēlējies sev pozicionēt, jā. Varbūt mūsu oriģināls uzstādījums tāds, ka mēs vēlamies varbūt nespēlēt tik daudz, mēs negribam spēlēt katru nedēļas nogali, jo visi sastāvā esošie mūziķi, arī spēlē citos sastāvos. 4 ciparu skaitlis un vārds tikai brīvdienas izklausās jau slikti. Tā jau varbūt nav. Nē, tas pa sezonām. Skaidrs. Bet tas tik un tā manā skatījumā. Es varbūt kļūdos, bet man tikko šķiet 5 spēles kaut kādā dienā. Tas nav normāli. Nē, tas pēdējā laikā pagājis, ja? Nākot uz vecumu, jā. Pareizi, bet tu padomā sāk izvairīties no šiem. Skaitīt, cik tev tie projekti kopā ir. Un tad nav jau tikai, kur projekts tev jau viņai ir jāpatrenēs mājās, tev ir jāpaspēlē. Cik stundas dienā tu ģitāru spēlē, teikt? Ja tu vairs nespēlē, tu esi vecs un viss. Nekad vairs nespēlēju. Nē, zini kā, Ringo Starrs sāka spēlēt un beidz spēlēt, ne? Jā, tagad. Viņš netrenējas. Nē, es visu laiku jātrenējās. Vidējais laiks, es teiktu, varētu būt 3 stundas dienā, bet tas mainās atkarībā no darbu intensitātes, no tā, cik labi sanāk. Jo viena diena var būt stunda, kas ir tāds minimālais, bet cits dienas var būt vairāk. Kaut kā tā. Jā. Vēl kāds projekts? Lai mēs būtu apkopuši tos projektus. Šobrīd, man liekas, tas ir galvenais. Es ar Raimondu Tigulu vēl spēlēju. To jau tagad arī visi zina. Koncerti viņam ir salīdzinoši retāk. Viņš dziesmu svētkos bija. Tu biji dziesmu svētkos? Es nebiju dziesmu svētkos. Kāpēc nebija dziesmu svētkos? Ļoti stulbi iemeslu dēļ. Es netiku. Ko nozīmē netiku? Nebija iespējams. Skatījos reāli speciāli dziesmu svētkos. Tev reāli. Zini, cik laika es terēju? Sāg uz kājām uzsēs, paņēmis normāli tēju. Fucking nav reāli līvietas. Beidzot, mēs visi esam mājās. Un tagad 5 gadi jāgaida 4. 5. Es nezinu, cik bieži. Nebūs jau vairāk. CO2 pēdu neatļaut Ziemassvētku rīkot Latvijā. Viss beidzās. Pareizi, tā ir. Nebūs. Nav vairs. Nevar CO2 pēdu pārāk liela. Tu traki palikt no viņiem, ja? Varbūt, ka tie vainīgi tie dalībnieki tur ir. Jā.
Padomā, cik tie 1000 cilvēki, cik viņi sēlpo. Nu, nevajag elpot. Katrs otrais. Bet, viņi dzied, saprot? Nesaprotu. Kāpēc viņam jādzied? Nav skaidrs. Var palaist ierakstā. Bet klausies, tu runāji par vēl vienu citu lietu. Tā kā Rihardam nav pašlaik ko teikt, tad es tev prasīšu. Man ir daudz ko teikt. Es zinu, ka tev daudz ko teikt, bet tāpēc iestarpinājos un izlikos, ka tev nav ko teikt. Respektīvi, tu teici, un zini, ka es tā kā politiķiem arī, tu teici, tev tās sarkanās robežas, ko tu nepārkāp. Kas tas tāds ir, izstāsti mums arī? Ko tu nekad mūžā nedarīsi? Es nerunāju par seksuāliem pakalpojumiem, es runāju par mūziku tieši. Viņš jau teica par šoviem, teiksim, kādā šovā. Pagaidi, tu man tagad, viņš šov. No šovs, labi. Ar Donu tu nespēlētu Eirovīzijas šovā. Es domāju, ka nē. Kāpēc tu neesi piedalījies Eirovīzijā? Piedalījies tādā ātras? Šovā? Es vispār esmu sarakstījis vienu Eirovīzijas gabalu, kas... Kurā vietā viņš palika pasaulē? Latvijā palika 4. Bet pats tu neesi piedalījies, tā kā dalībnieks. Pats es neesmu piedalījies, nē. Kaut gan ir bijusi vēlme, bet mēs pēdējā brīdī izņēmām ārā. Kāpēc? Zini, tur kaut kā saslēdzās, man liekas, vienkārši noguruma faktors. Tajā laikā bija diezgan intensīvs posms ar darbiem, un mēs izdomājām, principā pēdējā brīdī, ka mēs vienkārši izņemsim ārā to. Mums arī nepatika tas iznākums, kā skanēja tā dziesma tajā aranžijā. Un jo vairāk mēs klausījāmies, jo vairāk mēs sapratām, ka mēs negribam, ka tas nav tā kā tas labākais, ar ko mēs vēlamies iet. Pa Eirovīziju, ja tu Ričijs sāka, tad es gribētu turpināt. Jo vispār pa daudz runājam. Kāda ir jēga piedalīties Eirovīzijā? Un vispār vai Latvijai ir vajadzīga Eirovīzija? Es tieši to gribēju prasīt. Protams, ka tu gribēji prasīt, jo nauda viņš mums neatbild, mums jau nav varianti. Ja Eirovīzija. Skatījāties šogad Supernovu? Es redzēju tikai to pašu beigas, kā Dons raudājis jau pagājušajā stāstā. Raudāja, jā? Un ka mans uzskats vispār, ka šitas ir jāslēdz ciet. Tas ir Donam, īstenībā viņa gabals, kas bija šogad sarakstīts, manuprāt, ļoti spēcīgs gabals. Ne par to nav runa, bet kāpēc vajadzīgi viss tas pārējais, tas apkārt? Ja vienkārši uzreiz skaidrs, kur viens cilvēks rakstīja gabalu, pārējie nekvalificējās vispār kā dziesmas, kur mēs aizsūtam Donu. Jā, šogad Augsne bija ļoti pateicīga dažādām sazvērstību teorijām, protams, tas skaidrs, jā, par to, kam piedalīties Supernovā un kas tur beigās notikās un tā. Bet labi, to metot pie malas. Es domāju, ka ir tomēr labi, ka tāds konkurss ir un ka tam noteikti ir jābūt. Jo, ja pastāst īstenībā arī uz to, kas šogad notika. Tu stāsti, jo neviens neskatījās viņu. Paplašinājies, kas tur notika? Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolnieku pārīts uztaisīja ļoti foršu dziesmu, ļoti foršu grupa. Nav iespējams. Tu to nosmēji. Jā, bet tiešām bija forši. Pirmajā ģimnāzijā nav muziķa. Tam es piekrītu. Bet tāpēc jau bija man doma, kāpēc vispār jālaiž visi tie kaut kādi tie trešās, pat ne trešās, zinu. Trešās ģimnāzijas skola. Kuras trešajā ģimnāzijā nespīt. Kura līmeņa tur tie mākslinieki, kur piedalās 18 gadu pēc kārtas ar vienu to pašu dziesmu, ja vienkārši labāk, tad tiešām tiem jauniem dot, kur uztaisīt kā jauno izpildītāju konkursu Latvijā. Arī sažģīt. Es teiktu, ka tas klupšanas akmens ir tāds, ka kaut kā, bet tur ir jau vairāk arī vēl citi faktori, par kuriem varbūt varētu padiskutēt pēc tam, bet kopumā es domāju, ka tas klupšanas akmens ir tas Eirovīzijas formāts, tā saucamais, ko daudz cilvēki ir izdomājuši, ka tā ir jābūt. Un tāpēc ļoti daudzās, 95% no šīm dziesmām tu dzirdi arī to, ka viņš ir, nepārstāv īsti šo mākslinieku kā tādu. Tā dziesma vienkārši radīta pēc kaut kādas formulas, lai iekļautos vēl neiedzīgākā kaut kādā formātā iekšā. Bet, ja mēs pastamies uz pasaules piemēriem, bieži vien... Tad tas parasti vispār nestrādā Eirovīzijā. Jā, bieži vien ir tieši dziesmas, kas iziet ārā no šī formāta, arī paņem uzvaras laurus. Un tā kā ir grūti saprast, ka pēc Latvijas mūzikas vidē tā nedaudz notiek pārāk strikta pieturēšanās šim visam. Es saku nedaudz, tāpēc, ka pēdējā laikā ir, man liekas, bijušas tomēr dažas pozitīvas tendences, kas veicina uz to, ka tas varētu mainīties. Tā. Bet, es domāju, ka mans jautājums arī paliek tomēr tāds, 20 gadi pagājuši vismaz ar to Eirovīziju. Vai mums ir vispār Latvijā tāda 20 augstas pasaules klases Eirovīzijā atbilstošu muziķu? Tas ir ļoti labs jautājums un jautājums vietā. Es domāju, ka noteikti, ka ir. Nosauc 5. Nē. Redz. Redz. Tas, protams, jautājums, ko mēs definējam kā tādu, kas tur... Kurš tas bija gads, kad... Citi zēni tev patīk? Duo karusels aizbrauc.
Tas bija, man liekas, 20. vai 21. Es neatceros. Nu, labi, tas ir Covid gads, tas neskaidrs. Gan drīz. Covidā Jā, kad aizvās Mārcis Vaļevskis, kas abiem žugu. Viņa projekts. Tā labi, viņa jau tad... Bet viņi tāpat nekur netika. Tālāk viņi netika, jā, bet tur jau tā problēma varbūt vairāk tādā, ka šoreiz nebija vienkārši plāna kā tālāk. Un to jau daudz arī saka, ka Eirovīzijai ir vērts, Supernovai ir vērts pieteikties un patiešām nopietni kandidēt tad, ja tev ir kaut kāda konkrēta vīzija par to, ko tu darīsi tālāk. Jo tā ir ļoti labs, tas ir lielisks veids, kā tu vari iegūt atpazīstamību. Ja pastāst uz citiem zēniem, labi, viņiem šāds plāns bija. Nē, citi zēni visi malači. Viņi arī uztaisīja dziesmu, ko normāli beidzot izmantot reklāmā, vai ne malači. Bet, un tā bija nauda par to, vai ne? Bet jautājums ir, es vienkārši domāju arī, teiksim, tādu viedokļu. Mums Latvijā ir bijusi viena uzvarētāja Eirovīzijas lielā konkursā. Tieši tā, jā. Viņa pat palika pasaulē zināma? Protams, tur ir vēl daudz citu faktoru, lai tu paliktu pasaulē zināms. Tas jau nevar būt tā rekomendācija. Es jau neteicu slavens vai neteicu zināms. Tas arī vēl jāņem vērā. Jā, bet Latvijā viņi kotējās ļoti augstu. Nesen dzirdējis, tu citu, man ļoti patika. Nē, un es nesaku. Jā, par to jau es bet viņi arī bija, teiksim, pirms nebija tā, ka viņi ar Eirovīziju palika tikai tāpat kā prātā. Tieši tā. Tomēr zinām. Viņi tomēr bija spēcīgi un zinām iepriekš, un tad mums iepriekš bija vēl Mārtiņš Freimans, ko visu zināja iepriekš. Es teiktu, reāli vienīgā, kas tā tiešām izmantoja, man liekas, teiktu Aminata. Kur viņa drusku bija zinām, bet viņi tiešām pēc tās Eirovīzijas, viņi kļūta tā kā tāda Latvijas mēroga mākslinieca. Bet faktiski es tad laikam teiktu tā, ka tā dalība Eirovīzijā būtībā ir tikai par popularitātes iegūšanu Latvijā. Tuvākajās Baltijas valstīs varbūt. Jau spēcīgs tu vārdus izmanto. Jā, bet redz, tas izgaismā, man liekas, fundamentāli kaut kādas varbūt kļūdas un nepilnības tieši Latvijas mūzikas sistēmā. Nesen bija ļoti laba grupas Jūk vēstule, par kuru jūs gan jau zinat. Neko nezinu. Jā? Jā, bet kas principā kritizēja to, kāda mūzika tiek atskaņot Latvijas radio un par to, ka netiek pievērsta pietiekami liela uzmanība, tā teikt, ārpus šī mistiskā formāta esošajiem latviešu darbiem, kas ir ļoti pamatots punkts. Kādu tu vari cerēt iegūt, un paskatoties to plašākā kontekstā, kā tu vari cerēt iegūt atpazīstamību no tirgus, kas ir Baltijas valstīs 7 miljoni cilvēku. Tas ir bieži vien arī man bijis neliels, nevis neliels, bet kārtīgs klupšanas akmens, lai noorganizētu tūri, piemēram, Vācijā. Jo, tas ir skaidrs, ka, cilvēks Vācijā, cik Vācijā ir 80 miljoni iedzīvotāji. Jā, bet vairāk. Tas mīnus, jā. Kaut kas tāds, jā. Un, loģiski, ka, teiksim, Latvijas undergroundā funkcionējošai grupai sasniegt 10,000 skatījumu YouTube, tas tā kā, ok, ir ok. Tu čalīt nāc pie mums, mēs tev visu sataisim goju. 25,000, tas jau tā kā wow. Bet mēs te varam dabūt tiktu kā ap 100,000. Vai ne? Bet iedomājies, un tagad tas Vācijas kaut kāds tūras menedžers, ok, labi, apstīšos tos džekus, kas man atrakstīja, 25,000 skati, kas tas vispār ir? Viņš to nesaprot, tas ir kaut kāds pilnīgs priekš. Nesaprot konceptuāli to, ka tas tirgus ir salīdzinoši neliels. Un es domāju, ka ļoti daudzās situācijās varbūt tas arī atdurās pret to, tā kā to tieši, kam tad to pārdos. Bet ir kaut kāds, piemēram, Reinis jaunais, kurš vienkārši turē katru gadu 1000 koncertiem pa visu Eiropu. Viņš kaut kādu savu to segmentu atradis un viņš strādā. Tieši tā, tas gan, bet, protams, tas viņa pieejams ir tāds, ka viņš ir gatavs braukt viens pats vai pat kopā ar ģimeni. Visu cieņu viņam par tūras paradumiem, bet viņš ir mieru spēlēt kafejnīcās, kur viņi atnāk 10 cilvēki. Tā. Protams, tā popularitāte tu laika gaitā uzbūvē sev fanu tīklu, kas ir mērāms pāris tūkstošos. Andri beidz murot. Jā, paši. Bet tu arī nekad nezini, jau varbūt kādu reizi būs uz to kafejnīcu, kur tu spēlē aizgājis kāds cilvēks, kas ir saistīts ar industriju un tev pavērsies plašāk vēl kaut kādi citi ceļi. Tā kā tādā ziņā forši, jā. Bet kas, protams, tavuprāt būtu šķēršļi, lai tu spēlētu Vācijā? Tu saki, skatītāji skatījumi, teiksim, YouTube. Tā nav problēma. Tā ir problēma, bet tā nav problēma. Tā nav problēma, jā. Biznesa domāšana, es teiktu. Tas ir tas lielākais šķērslis. Bet tu jau nevari uzturēt būtībā ap sevi biznesu komandu Latvijā. Man tas vienkārši šķiet nereāli. Nē, es domāju, ka tas ir diezgan nereāli, jā. Jo finansiāli vienkārši ir, jāspēj arī, ja tu vēlēsi kaut ko panākt, tas maksā. Tā kā teicu, tas biznesa modelis Latvijā, man joprojām liekas, ka Latvijā viss mūzikas institūts darbojas uz vienkārši pazīšanos. Ja tu pietiekami daudz cilvēku pazīsti, tu vienkārši tev viss notiek. Ja? Bet aizbrauc uz ārzemēm, tas viss pēkšņi kaut kas cits ir. Ja? Tur kaut kāda prasa no tevis menedžmentu un vispārējo. Tā arī pasties, ka Latvijā cik ļoti sarežģīti sarunāt koncertu.
Šausmīgs sarežģīti. Es vispār nevaru sanāt vienu koncertu. Principā, tu vari pateikt, ka Kaņepes kultūras centrā, reku, man ir grupa, es gribētu uzspēlēt. Un varbūt tas cilvēks, tu vēl viņam parādi kaut kādu ierakstu. Mums tas nekad nav Bet nostrādājis. parasti tā nav. Un tā kā, nu, ok, fine, nu, davai, māciet. Un tev nav jāmaksā nekāda. Tas ir patīkamiem cilvēkiem, nevis tev. Tev nav jāmaksā pat nekāda, tur, kā parasti ārzemēs, piemēram, ir šis koncerts pay to play, zin kā, nu, ok, labi, tu vari spēlēt pie mums, bet tev ir jāpārdod biļetes, nu, tev jāmaksā drošības nauda 300 eiro, piemēram, un tev tas viss, lai tu atpelnītu, tev ir jāpārdod saviem draugiem. Bet uz Latviju arī tagad šis sākās, mums arī jau sāk prasīt naudu. Jā, bet, zin kā, man liekas, ka ir viena fundamentāla atšķirība, ja? Fundamentāla atšķirība. Ja tu Vācijā tiec augšā, tad tev ir kur tikt augšā. Latvijā man lūdzu pastāsti, kur ir tie muziķi, kas var spēlēt tikai vienā grupā un vēl dzīvot normālu dzīvi. Skanjā, ja paskatās uz tiem lielajiem, kas ir šobrīd noteikti Prāta Vētra un Dons, cik koncertus gadā viņi sniedz Latvijā. Protams. Nav jau daudz tie koncerti. Un cik tu vari nopelnīt no viena koncerta? Es domāju, ka labi īstenībā. Ja tu pielasi pilnu tādu arēnu Rīgu, piemēram. Protams, tur ir ļoti liela koncerta rīkošanas pašizmaksa. Bet, Par to jau es teicu. Pirmkārt, pielasa viņus pilnus, otrkārt, tā izmaksas ir milzīga. Un otrs jautājums, cik reizes gadā tu to vari izdarīt? Atbildi skaidri, nav runa par vienu gadu. Cik reizes tu to gribi darīt? Skaidrs, jā. Es domāju, ka tas ir, jo tu vari pielasīt, jautājums, tu nevarētu droši vien pielasīt arēnu pilnu. Absolūti nē. Ceturdaļa arēna? Šaubās. Kaut gan ar pareizo mārketingu var būt. Ar pareizo mārketingu mēs tev arī veselu arēnu pielasīt pilnu, bet cik tu tam iztērētu, tas jau nedara. Pēļņas pasākums tas nebūtu, jā. Nu tā. Tad Dons. Reku tagad Ozols pielasīja. Jā, Ozols pielasīja. Mēs laikam arī pielasīja. Ļoti krūti šovu. Nu, varētu būt, jā. Mēs arī pielasīja laikam pilnu, jā. Mēs laikam arī pielasīja, jā. Astronautiem pusiņi pietrūk, man liekas, jā. Bet arī, vispār es teiktu atklāti, man jāsaka, ka laikam nav tik drūmi, kā es teiktu, jo, ja man pirms, teiksim, gadiem 10 prasīja, cik var pielasīt arēnu Rīgu, es domāju, ka es sauktu dažus tos pašus, ko mēs tikko pieminam. Cik viņi jau gadu spēlē, tas jau arī jā, bet arēnu Rīgu pielasīt mums latviešiem nekad nav bijis. Es atceros, kā Lauris Reiniks to vienreiz mocījās, nabaks, viņam vēl zirgu bija jājāja toreiz. Nē, pareizi. Te ir viens moments tāds, ka Latvijā hip-hops ir ļoti populārs. Jā, mēs redzējām. Uz to pašu Ansi, vai ne, kas šobrīd ir Latvijas hip-hop galvenais cāmlauds, tiešām dara šajā stilā ļoti, ļoti amazing lietas un arī diezgan inovatīvas lietas. Un tā, pasties, viņš varēja mierīgi pa lādījumu arī pielasīt kaut gan viņš pavisam jauns. Bet topā viņš nebija. Mūsu topā, ko mēs skatījāmies, Ansis nebija. Top 10 nebija strādājis. Nebija. Redz kā. Redz, un tad pasties uz to tomēr. Tas ir. Hip-hops. Nafīko ģitāru. Jā, bet man šitas interesē, jā. Tā Latvijas tā mūzikas industrija. Kas ir Latvijas mūzika? Vai kāds zina, cik Latvijas mūzikas industrijā ir nauda vispār visā industrijā? Bija viens ļoti, ļoti neveiksmīgs joks, kas principā arī ir Latvijas mūzikas industrija. Skaidrs. Nē, tā nav, protams, cilvēks cenšas. Pagad censties, visi cenšas. Tas ir arī, tieši tā, izmēra jautājums, uz 2 miljoniem iedzīvotāju. Protams, pat mazāk. Mūzika lieta tagad šitie te aizgāja uz urā, visi tie uzdevumi. Tur viņa nauda, man liekas, bišķi, jo tie, kas braukā tagad turē to pēdējos Fingus, atjaunot to tur, viņi laiž 3 koncertus dienā. Tā kā tur kaut kas ir bišķiņi. Jā, tagad jau arī, man liekas, un tas ir labs virziens, kurā iet ir tieši multimediālai priekšnesumi visādi. Tie paši mūzikli, piemēram, teātrā, performances. Bet tur atkal izmaksas, tomēr uzreiz baigi. Mēs te trupa vajadzīgi. Nē, tas baigi nav variants. Kā skatās uz to, jā? Bez dotācijām. Jums ir valsts dotējusi kaut kur? Esat tajiem Eiropas fondiem piesūkušies? Nevar teikt, jā. Paka. Jā, skaidrs. Rihard, pie tevis var aiziet mācīties ģitāru? Pie manis? Jā. Pie manis var kontekstā. Es strādāju Jelgavā BMK rokskolā. Šobrīd tādā kontekstā var, bet privāti es nepasniedzu, jā, vairākas gadus jau. Kāpēc tu strādā skolā? Tas ir arī labs jautājums. Patīk tomēr kaut kāda stabilitāte dzīvē, jā. Tātad tu tomēr nepietiek ar tiem projektiem pārējiem? Zini, tas viss vispār atsākās tā. Es biju pārtraucis strādāt par pasniedzēju 2017. 18. gadā. Uznāca krīze, 30% inflācija. Jā, uznāca krīze, uznāca pandēmija, un tad man atkal piedāvāja rokskolā pastrādāt, un es domāju, ka neslēšu degunu gaisā un piekritu. Un jāatzīst, ka ir, protams, patīkami, ka
kaut kādas stabilas ienākums, ar kur tu tiešām var rēķināties. Kas kaut kādos brīžos īstenībā šobrīd es jūtu, ka paver arī iespējas varbūt vairāk laika veltīt tiešām lietām, ko es gribētu, lai nākotnē nes vairāk naudas. Tas, ko sirsniņi patiešām kāro, bet kas vienkārši prasa lielāku ieguldījumu, ko es varbūt nevarētu darīt tad, ja man būtu varbūt vairāk jāuztraucās par to, kā savilkt galvas kopā. Tu tur labi maksā? Nu, priekš vidējās Latvijas pedagoga algas es teiktu, ka ir ļoti labi, jā. Kas tā pa skolu? Nē, nu, protams. Kas tad Jelgavā, kas tā ir pa skolu? Es nesaklausīju. Kāds bija tas joks? Latvijā dzīve ir grūta, bet vismaz algas ir smieklīgs. Tas gan, jā. Nu tā, nē, Jelgavas rokskola, jā, BMK rokskola, tas ir... Tā ir privāts kaut kāds? Tā ir privāta skola, jā, kas ir ārpus, kā tos pareizi sauc, ārpus skolas izglītības iestādē, formālā izglītība, taču tā, bet akreditēta. Tā ir akreditēta iestāde, kur ir programma, kuru tu 5 gadus vari izstudēt kā visu, principā kā mūzikas skolu. Gadus? Jā, ar roka mūzikas ievirzi, un ar šo diplomu tu vari mierīgi stāties pēc tam tālāk, teiksim, mūzikas vidusskolā. Arī akadēmijā īstenībā, bet, tas būtu tā sarežģītāk. Pārsvarā tēmē tā kā uz to, ka cilvēkam 16 gadi, kad viņš pabeidz šo iestādi, principā lai var stāties vidusskolā, ir tāda vēlme. Tā. Nē, tad nekas jau jauns nav. Mums jau arī, tā kā bija 100. vidusskola, visi būtībā lielie mākslinieki, kas bija arī tur, viņi arī tur strādāt. Nekas jau jauns, laikam, mainījies tā mūzikas industrija nav. Tātad mēs atkal ieguvām atbildi tādu pašu kā no citiem, tikai ar mūziku pagrūti. Jā, zin kā, ir ļoti daudz pārdomas īstenībā arī par to. Katru gadu īstenībā ir tā, ka es domāju, vai turpināt mācīt vai neturpināt mācīt. Un finansiālais apsvērums ir pietiekami liels arguments tam, kāpēc turpināt, bet ne tikai. Tev vajag labu menedžeru vai citu. Es domāju, ka tu varētu izspiest no sevis vairāk. Tas gan nē, kā uz to skatās. Es arī domāju, ka jāmērķē ir augstāk un tā ir, bet darbs galvas nelauž. Latvijā vispār ir tāda menedžera. Man liekas, ka visi paši saprast tā menedžeri. Kaut kādiem. Kurš var samaksāt menedžeram? Kaut kas jau maksā gādiem, bet tā. Nē, pagaid. Man ir menedžers, jā. Tad lūdzu, kāpēc viņš tev nevar nodrošināt? Mums, teiksim, mums ir, kā to sauc, gadījumu rakstura attiecības. Principā man ir ideja, man ir projekti, un tad menedžeris ieslēdzās par gabalu darbiem. Viņš ir projekta vadītājs vairāk, tā kā viņš tev vada palīdz vadīt tāds projekts. Jā, viņš dara lietas, ko es negribu darīt. Skaidrs, tas jau normāli. Tas nav īsti menedžers. Viņš arī par naudu runā? Jā, absolūti. Mums ir vienošanās, cik mēs maksājam par konkrētu laiku. Bet, principā, tā sadarbība notiek tā, cik jūs maksājat par konkrētu laiku? Es maksāju par stundām, ko cilvēks iegulda darbā. Bet cik viņš dabū tev naudu? Par to jūs arī vienojaties? Jā, protams. Mums ir konkrētas prasības. Malači. Nē, skaidrs, viss pareizi. Saprotams. Mums tā jau nevar švaki. Tātad mēs esam uzaicinājuši kārtējo viesi, kurš tikai jau mūziku izdzīvot nevar. Bet, baigi neattālinās tomēr. Tā jau nav tik ļoti tālu. Visu, ko tu dari, tur jau pārsvarā tā mūzika skaidrs, nav arī tik tālu, bet man jau likās, ka tomēr cilvēks, kas ir tuvu 3 labākajiem Latvijas ģitāristiem, varēs nopelnīt tikai ar mūziku. Bet, diemžēl, tu esi tikai tuvu, kā tu pats teici. Ja tu būtu trīniekā, varbūt tad varētu? Es teicu, ka tā problēma varbūt tā, ka man pārāk patīk ceļot arī paralēli. Ja es neceļot, es varētu nestrādāt tajā skolā. Absolūti. Tā. Es ceru, ka skola novērtē. Es tomēr saku, tā privātā praksa ir laba lieta. Jā. Privātā praksa ir laba lieta. Tā privātajā praksē ir viena problēma, ka tie mūsdienu jaunieši, es pa viņu runāju, ir tādi, kas nemāk naudu paprasīt. Bet jautājums vēl tāds, mūsdienās vispār, teiksim, privātas stundas, ko var vispār, restīvi, ko nevar atrast cilvēks pats YouTube vai kaut kādā jebkurā internetu resursā. Protams, ir kaut kādas tur mazas specifikas, ko tev iemācīs tā, bet, ja tu esi pietiekami centīgs un gribi to darīt instrumentu, es domāju, ka visi jau var atrast. Tu nemaksā par to, ko tu nevar atrast. Tu maksā par to, ka kāds to ir atradis. Ko nevar iegūt, tas ir maģiskās 3 lietas - čujs, ņuhs un poņa, man liekas. Bet to arī skolotājs nevar neiemācīt, ja viņiem pašam nav, piemēram, Zini, nē, bet tas, tā, īstenībā, ka skolotājiem tagad tas interesants, man liekas, tas interesantais uzdevums tieši šobrīd, tas, ka tev ir jāpiedāvā tas, ko tieši precīzi, kā tu pateici, tas, ko nevar dabūt YouTube. Un tad šajā gadījumā, man liekas, tas ir ielikt kaut kādu kontekstu, varbūt tajā visā, jo es, kad sāku spēlēt, YouTube bija. Viņš bija tikko parādījies, un tur arī jau bija informācija kaut kāda. Bet man šķiet, ka man ļoti novērsās to, ka tā informācija nebija par daudz.
šobrīd man šķiet, ka, ja tu ieraksti, nezinu, tur guitar lesson, pentatonic. Jā, tur aiziet. Un tu tur atrod 150 video, no kuriem, 20 ir ļoti labas kvalitātes, un pārējie ir iespējams stāst kaut kādas muļķības un tad viens spēlē tā, viens saka, ka tu drīkst spēlēt tikai ar mazo pirkstiņu kaut ko, Tur būs vienkārši vienā video izstādījis viena, nākamā teiks, ka tas viss, ko iepriekšējais, tas vispār nedarbojas, lūdzu. Absolūti, jā. Un tā kā to visu saprast. Un, teiksim, tiem jauniešiem, ko es strādāju, tad var just varbūt to, ka ir tās informācijas par daudz, un tu tā kā īsti nezini, kam pievērsties. Un tad es teiktu, ka tas pasniedzēja varbūt pienākums un uzdevums, kā palīdzēt, ir varbūt iedot vairāk precīzāk to virzienu. Tā kā, šis ir labs, šitā var strādāt, šitā būtu vēlams strādāt, un tā kā mēs tev daudz nopelnītu. Ja tu ļautos, mēs tev ļoti daudz nopelnītu. Mans numurs jums ir, jā. Izskatās, ka tad respektīvi tas, ko tu gribi pateikt, ja mēs sarunāsim cilvēks par 80 eiro, tu esi gatavs par 40 un strādāt. tas, ko es no tevis dzirdēju šeit. Vēl ko mēs varam pajautāt par kaut kādām tehniskām lietām? Vai tu lieto alkoholu? Tā ir tehniskā lieta ģitāristam. Vai tu slepo? Jā, slepo. Tikai ziemā. Bet ja nopietni. Tu lieto alkoholu? Es lietoju alkoholu, jā. Pirms uzstāšanās? Pārsvarā nē. 95% gadījumu nē. Īstenībā, jā. Ja salīdzinu ar to, kā bija varbūt kaut kāds 10 gadus atpakaļ, es teiktu, ka arī vide ir krietni mainījusies. Tas ir darbs. Tu nevari to atļauties, jā. Protams, tur jau. Sevišķi, teiksim, sezonā, kad tiešām ir situācijas. Kā tas nāks, ka vēl ir daži vanadziņu kungi, kas var to atļauties? Tu pastāst. Vecāku vārdu. Saucas to tā, kad es sāku spēlēt blūza klubā un ne tikai, tas bija tā vēl bija tāda norma. Tas vēl bija tā kā saprotams, ka jāiedzer ir. Pirms pēc, tā. Bet tas jau tad sāka tā kā izgaist. Grūti pateikt, vai varbūt šobrīd to kaut kādā lielākā, varbūt, nezinu, korporatīvajā segmentā, piemēram, sevišķi to nav aizstājušas kaut kādas citas lietas, nav liels noslēpums visiem. Man tas ir liels noslēpums. Par dažādiem stimulējošiem pulveriem un tā tālāk. Te drīkst teikt visu atklāt. Te viņš ir 10 skatījumi. Jā, te nav. Tie 10 cilvēki, kas te būs, viņi nekur citur. Tie visi savēji klausās. Tur tikai nav life tie cilvēki klausās. Jā, bet es pats personīgi ar to, neesmu saskāries tieši korporatīvajā segmentā. Mēs to nedaram. Mēs to nevaram atļauties. Jā, tāpēc tas saku, mēs tev palīdzēsim. Stimulējošos pulveri finansiāli, bet, teiksim, kaut kādas citas lietas varbūt tieši arī, fiziski, emocionāli, tā, ka tas vienkārši drausmīgi nogurdina. Ja tu nobuhā vienu nakti, un pēc tam tev nākamajā dienā ir jāmauc, tas ir baigi grūti. Tas ir vecuma nāk, ir tas zināms vecums, pēc kur to vairs vienkārši nevar. Nav tā, ka nevar atļauties, vienkārši to fiziski nevar pavilkt vairs. Negribās, jā. Kā jau ceļš, tev tas, kā jau es minēju, teiksim, tev jāpārslēdzās no vienas programmas uz citu, tad vēl jau mazāk. Bet tad sanāk, tas tomēr ir stress. Bet tas ir vairāk arī darbs, kas nozīmē, ka varbūt ir emocijas paliek kaut kur ārpusē. Ļoti iespējams kaut kādās situācijās, jā, bet es cenšos pievērst vērību tam, ka es iegūdu pietiekami lielu psiholoģisko kapacitāti visā, ko es daru. Protams, ar izņēmumiem, jā, loģiski, ka tu, teiksim, un beigās izrādās, ka tie ir labāki vēl, jā, tās protams, ka tu korporatīvajā ballē nekad neieguldīs tik daudz. Un arī nevajag. Enerģijas, bet arī nevajag tieši tā. Zin kā, ļoti patīkami ir iedzert aliņu vai konjaku pēc koncerta, jā. Bet, tas parasti, jā, 1 vai 2 aliņu vai, tur, nezinu, 1 vai 2 konjaki. Tas jau ir padaudz 1 vai 2 konjaki. Jā, kas saka, vienu jau var, zin. Man tev ir jautājums, tāds mazliet provokatīvs dabas jautājums. Kas ir tas labais vai sliktais, un vairāk uzsvars uz slikto, ko tu varētu pateikt par savu vienu no tām ģitāras skolotājiem Andriju Ieziņu? Pareizi, mēs ejam uz beigām. Mēs ejam uz beigām. Nē, pareizi, izvilksim sulu. Paldies par sarunu. Sliktais. Sliktais, labais mums neinteresē. Nav tas OnlyFans konts. Nav. Tas noteikti ir. Kas bija tā tehnika, ko viņš tev iemācīja nepareizi? Ko tu vēl tagad mosies un nevar izdabūt ārā? Vai, kur lai sāk? Ej, pēc kārtas sistemātiski mums būs kārtība. Jā, bija foršs laiks īstenībā. Patika Andris skatījums uz dzīvi, uz vienkāršību un nesamāklotību. Tas bija krūti.
Patika pirmajā nodarbībā, ka viņš man pateica to, ka vecītis paigi normāli, bet ģitāru tu tur nepareizi un ritms te ir pilnīgā pakaļā. Tā bija, tas ir citāts, to var droši iepēdiņot šito. Un pie Andri 55 eiro stundā klausītāji. Plus PVN. Plus PVN. Cik es no tā saņemšu? 35. Tik daudz, ne, 10. Piedošana, 30, 15. Labi. Ne, 20 viedos. Cik, man liekas, kaut kāds gadiņš bija, ne, kad es pēdējais gāju. Īsa mirkli. Jā, bet ļoti forši patika, ļoti daudz lietas sakārtoja. Man liekas, galvenokārt to, kā mācīties un kā darīt lietas, arī kā nedarīt lietas. Tā, kaut kādā ziņā. Sliktā lieta, nezinu, mēs pēc tam patrakojām bišķiņu tur. Tas ir tas, kad izsit to zobuņam, Andrim? Tas bija Rudolf. Tas bija Rudolf. Mēs tur, man liekas, vienās kāzās, nezinu, pliku pakaļ pa kaut kādu laivu un dīķi tur peldējām. Viņi kaut kādā tur korē kārās. Tas kaut kas traks bija. Bija tāds tusiņu laiks. Jā, bišķi pastrādājām. Mēs pelnījām naudu tad. Jā, mēs pelnījām lielu naudu. Cik tas ir liels? Cik liels? Neatceros. Priekš tā laika grandios. Jā. Mēs varējām atļauties tērēt šo Varoja naudu pa brīvu. alkoholā un narkotikās. Alkoholu arī deva pa brīvu. Visi deva brīvu. Mēs tērētu arī sievietes, bet... Tas nav tur ārci. Tad bija laiva. Bet bija laiva. Pastāst kaut kādu, varbūt, nezinu, uz beigām, cik mēs ejam kaut kādu lielāko failu, kaut kādu, kas mums parasti interesē visus klausītājs. Kas tev bijis kaut kāds, nezinu, Kurš klausītājs? Oi, piedod. Kaut kādu uzstāvis, vai kaut kas, nezinu, vienalga, kas tev būtu kaut kas nāk prātā. Lielākais fails tā kā man pašam. Vai nezinu, vai koncertā kaut kas notika, vai nezinu, vai kaut kas tāds. Viens no failiem noteikti bija viens no pirmajiem vispār koncertiem, ko es mēģināju uztaisīt. Man bija grupa, kurā bija Olgas Rēskas meita Marija Miglinieci. Mēs bijām 7 cilvēku grupa, 2 vokālisti, tur kaut kāds saksofons, arī absolūti nekomerciāls projekts, un mēs bijām gatavi spēlēt par 50 latiem. 3 times. 3 times. 50 latiem uz Visi grupu. kopā. Jā, skaidrs. Lai gan drīz grauzdiņiem pietiek. Kroči, mēs sarunājām kaut kādā Lāčplēša ielas iestādījumā, kuram es neatceros nosaukumu, bet viņš noteikti vairs neeksistē, ka būs... Saksofons. Nē, saksofonā. Saksofons ir leģendārs tomēr. Nē, tas bija kaut kāds parasts bārčiks un tā. Un mēs sarunājām, ka tur būs koncerts un noskaidrojām visu par apatūrām. Viņi saka, pults un tumbas viņiem ir. Visu pārējo gan mums vajadzētu pašiem nodrošināt. Ok, mēs ierodamies, sakrāmējam mūsu visu apatūru un es skatos, kur tā pults un kur tās tumbas. Tā kā nav neredzīts. Es domāju, labi, es iešu prasīšu Džekam. Džeks tāds... paskatās uz mani, saka, nāc šurp. Un ieved man kaut kādā telpā, kur atrodas TV ar mājas kinozāli, un Džeks man iedod pulti, un tā kā lūdzu. Tas ir labs. Tas bija ļoti amazing, jā. Kā nē, viss pults un tumbas, jābūt uzmanīgam, ko tu vēlēs. Jā, bet mēs spēlējām instrumentāli šos 3 times. Tas ir visiem raideriem jābūt uzmanīgiem. Viss bija labi, jā, raideri jāsiet ļoti uzmanīgi. Tā kā mūsu menedžers, mums bija tās ģirtas senos laikos, ka mēs viņam aizsūtījām raideri, kurā mēs rakstījām vienkārši, ka tur vajag miķi, kaut kas, un viņš vārdu miķis nesaprot cilvēks. Un viņš viņu pats bija pārtranslējis uz vārdu riņķis. Un tad bija raideri rakstīts, ka lūdzu nodrošināt 2 riņķis. Un kādi bija tie riņķis? Mēs, ka viņiem pazinīja papšķi atpakaļ, ko viņš tā domāja. Tad viņš šoreiz zvanīja mums, un tad mēs kaut kur diagnosticējām šo problēmu. Tas neizgāja tik tālu, kad aizgājām. Būtu bijis tā kā tev televizors puls. Skaisti. Jā, tas tās pirmais, kas ienāk prātā. Es gan jau bijuši vēl kaut kādi faili. Es atceros, ka viens bija vēl blues klubā, kad bija viens no viesmāksliniekiem ar ļoti foršu pseidonīmu Lion King. Nē, King Lion. Pareizā secība. Tas bija melnās trases pārstāvs no Eiropas blues ģitārists, kurš īstenībā diezgan, tieši blues mūzikā īstenībā viņš ir ok. Tā kā normāla mūzika viņš raksta un spēlē arī diezgan, neteicu, ka viņš tā kā būtu baigais cāmlaus, bet ir ok. Un mums bija 2 spēles klubā kopā ar viņu, un viņš bija pirmais mūsu viesmākslinieks, un līdz to lielas ekspektācijas uz to, kas tur viss būs. Un tad pirmajā koncertā Džeks bija nedaudz pārvērtējis, vai spējas tikt galā ar Latvijas vietējo balto. Sāksim to par šņābu. Diezgan traki, un Džeks viņam ir tā kā signature lieta, ka viņš spēlē
tikai C standarta skaņojumā. Nu, tad ģitāra ir noskaņot uz do noti, kas nozīmē lielu pielāgošanos, bet arī to, ka tā ir standarta ģitāra, tas nav baritons, kas nozīmē arī to, ka intonācija ļoti uzmanīgi jāstrādā ar to, un pie mazākām neprecizitātēm viss iet ārā. Čau drausmīgi šķīvi. Džekam pilnīgi viss garām, lielākoties. Es domāju, ja es to dzirdēju toreiz, tas bija pirms 13 gadiem, tad tas tiešām skanēja drausmīgi. Tas laikā. Un vislabākais bija tas, ka viņam ļoti patika un acis bija sarkans kā tomāti. To es ļoti labi atceros. Nākamajā dienā pēc tam bija otrs koncerts un Dailes Zigis viņam laikam bija sadevis bišķiņ pa krāgu, tā kā, ka vecītis klausies, nebūs tev šodien šņabs. Prieks izstījās ļoti nelaimīgs, visu laiku atvainojās mums. Tad sotais koncerts jau bija plus mīnus ok, bet... Jā, es gribēju pajautāt jautājumu, man interesē tā lieta, tieši domāju, ka nācu, ko varētu pajautāt tādu specifisku par stīgām. Man interesē par stīgām jautājums, kāds tavs skatījums? Tagad ir atgriežās visi pie septītniecēm. Uz kādu? Nē? Nē, septītniecēm. Šeit jaunākais septītniec. Kurš atgriežās uz septītniecēm? Kā visi ir eksperimenti veikti, ka septītniec labākais, kas ir? Viegli spēlēt. Kur ir dirstvīgas? Un kad tas viss tās 10, 11, es teiksim, nekad neesmu skāries klāt 11. Tu par ukuleli? Nē, bet kāds tavs skatījums? Tas ir pirmās stīgas izmērs. 7, jā. Ne? 7. Es domāju, pārējais 7. Cik bieži viņas jāmaina? Ik par 20 minūtēm? Normāls stīgas mums zinās. Tur tas ir tikai bez bendošanas. Tad droši vien, jo tu uzbendo, tad tur nav vairs stīgs. Nē, tu tieši ir uzbendot reāli kaut kādas 50 toņas. Jā, tā nav problēma. Tur uzbendot šitā te augšā, tev vajag stīgu. Jā, es nezinu, man liekas muļķības. Tā, Bet ir eksperimenti veikti. Labi, davai, kas tas Pirmā ir vispār? No stīgas biedrs. Atsūt linku. Es atsūtīšu linku parādīšu. What's up YouTube community, Bernd here, welcome back to another video lesson. So let's not waste any more time and let the 7-string madness begin. Redzi, arī Rihards Lībietis, kas ir gandrīz 3. labākais ģitārists Latvijā, Nezināju par to, ka jāpāriet septītniecēm. Jā, es nezinu, Šoks. bet es zināju par to, ka ir jāpāriet uz Edu Šīrana telekāsteru. Tu zini tādu, jā? Tas ir telekāsters, kuram ir 3 ladas. Jo augstāk par 3. ladu naudas vairs nav. Tas tā kā Kivišiem, viņš vienmēr rādīja. Viņš saka, paskatīt, man grīš, man te viss tā kā jauns grīš. Nav vispār spēlēts. Tikai šitie te. Jā, darba tūls veidojās šitam konkrētās vietās. Es domāju, sol, do, re. Šitam podkastam ir jāliek nosaukums Rihards Lībietis nezināja jaunākās tendences stīgās ģitāras stīgās. Mēs nezinājām, bet nezina. Nezina. Zinā, es skatos vairāk uz to, kas liekas ērti. Es pamēģināju, teiksim, savam telim uzlikt destinētas, man liekas absolūti neērti. Kaut gan jāzīst, ka sauns bija varbūt bišķiņ biezāks un tā. Es neesmu izmēģinājis 9,5. Šito mītu viņi apgāz par to biezumu, viņi apgāz to mītu. Bet tu septītniecis es mēģināju. Ar septītniecis tu es mēģināju? Septītniecēm neesmu, ne. Pamēģini. Jo esot vienkārši septītniecis esot bijuši standarts 70. gados. Visiem šitiem te lielajiem ģitāristiem, viņi visi spēlēja septītniecēm, visi Page un visi cits. Muļķības. Nē, davai īsts mahečs, davai, aiziet. Davai valkam Wikipēdijā. Reku saliec tur adresīts podkāstu beigās. Saliksim. Mums ir izglītojuši podkāsts. Rakstiet komentārus. Rakstiet komentāru, jā. Spiediet laikas. Kādas jūs stīgas izmantot? Nē, Gilmārs spēlēja 9. Gilmārs tam nemācās. Gilmārs nespēlē ģitāru. Viņam ir kāds bērns augstāk pa pustoni. Labi, toni viņš ir uzmanīt. Labi, tie 2,5 jau neskaitās jau. Nopļamies. Nu, tad novēlējums mums jaunākiem klausītājiem. Lai otrs Rihards. Tu saki. Nē, šodien es jau pagājuši teicu. Ok. Nu, tad... Novēlējums jaunākiem klausītājiem. Saldu miedziņu. Jā, pareizi. Ar šo aiziet gulātības burti nerādīsies. Forši. Un ko tu gribētu, lai mēs aicinām nākamreiz ciemos? Uzaiciniet Gintu Smuko. Viņš ir smuks? Būs smuks. Pasmuko. Es uzvanīšu. Piezvan viņam. Jā, vēl noteikti Dailes Zigis ir ideja. Mums ir plānā. Kas bija tie 3 ģitāristi? Vanadziņš būtu reāli labs variants. Mēs viņam varam samaksāt, bet ja saka, ka cilvēkiem nemaksā, tad... Vajag kaut kādu šo sponsoru atrast.
Vai, jāpameklē kāds. Cik mums vajag naudu? Mums, starp citu, mūsu klients, uzņēmuma klients ir alkohola outlets. Varbūt, ka jāsaliek kopā. Kas ir labāks reklāmas seja? Neseja. Ir potence. Skaisti. Labi, paldies. Es teikšu atklāti, ka ir beigusies saruna. Es teikšu atklāti, es necienu tādas muziķus, kas var braukt ar mašīnu. Tas nav īsts muziķis. Ar to arī beigsim.